Labdien! Ceru, ka jūs mani dzirdat. Vai kāds var apstiprināt, kas esmu dzirdams? Jā, Daina, viss ir kārtībā. Labi, paldies. Tad pulkstens ir 10 no rīta. Nē, es pieslēdzos. Stāstam par digitālo. Un šodien mēs tā kā esam plānojuši pēc būtības uzņēmējiem paredzētu tiešsaistes semināru, tādu informatīvu pasākumu, kuru mēs tā kā informētu par galvenajām prasībām, kas izriet no digitālo pakalpojumu akta. Vienlaikus varētu vērst uzmanību uz to, ka pēc būtības šī visa informācija varētu būt noderīga gan uzņēmējiem, gan arī jebkuram lietotājam, kas izmanto tiešsaistes starpniecības pakalpojumus, tā skaitā platformu pakalpojumus, gan arī uzraudzības iestādēm. Un tas mērķis šodien būtu varbūt tā pastāstīt par šo jomu pietiekoši tā vispārināti, varbūt neiedziļinoties ļoti precīzos jautājumos, ja vien par tiem nav, netiek uzdots kaut kāds specifisks jautājums no klausītāja puses. Bet tā doma ir tāda radīt tādu kopumā priekšstatu par to, kas ir šis tiesību akts, ko viņš regulē un kādas prasības pēc būtības no viņa izriet tieši pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz šos starpniecības pakalpojumus. Līdz ar to tad es sākšu savu prezentāciju. Jā, apskatāmie jautājumi mums šodien ir, tātad pašā sākumā nedaudz paskaidrošu par digitālo pakalpojumu akta mērķa un piemērošanas tvērumu. Sniegšu skaidrojumu par to, kas ir starpnieku pakalpojumi un kādi ir šo pakalpojumu sniedzēju pienākumi. Vērsīšu uzmanību uz to, kādi ir pārkāpumi, kas varētu rasties no šo pienākumu nepildīšanas, un tad atlikušajā daļā mēs varētu uzdot jautājumus un diskutēt par to, kas varbūt kādam ir aktuāls, neskaidrs vai citādi būtu interesants, un tādējādi šī pasākuma ietvaros mēs to varētu nedaudz apspriest. Jā, Daina, varbūt var vēl piebilst, ka tātad pēc prezentācijas būs ikvienam iespēja uzdot savu jautājumu, un to droši varat darīt arī prezentācijas laikā, ierakstot savu jautājumu jau saulaicīgi čatā. Un tāpat informējam arī, ka šis webinārs tiek ierakstīts. Jā. Par to, ka webinārs tiek ierakstīts, mēs arī informējām mūsu uzaicinājumā, un tā doma ir tāda, ka šī webināra ierakstu pēc tam varētu atkārtot, izmantot varbūt tie, kas nav piedalījušies šajā pasākumā, un viņš varētu būt noderīgs arī citiem uzņēmējiem vai personām vai iestādēm. Jā. Tātad atgriežoties pie paša sākuma, kas tad ir šis digitālo pakalpojumu akts? Jā, tātad tā ir jauna regula, kas stājusies spēkā šī gada februārī. Latvijā pēc būtības šīs regulas darbība aktīvi ir uzsākta no šī gada 21. jūnija, kad Patērētāju tiesību aizsardzības centram ir informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā noteikta kompetence būt par digitālo pakalpojumu koordinātoru. Un attiecīgi no šī brīža varētu teikt, ka Latvijā ir nostiprinājusies juridiski institucionāla pilnvara, kādam šo regulu uzraudzīt, kādam rūpēties, lai šajā regulā noteiktie pienākumi tiek izpildīti, kā arī informēt sabiedrību, uzņēmējus, iestādes par to, ko tad šī regula kopumā, kam tā ir paredzēta un kā nodrošināt tās labāku un efektīvāku darbību. Tātad šīs regulas mērķis ir digitālās vides sakārtošana efektīvai cīņai pret nelikumīgu saturu un Eiropas Savienības pilsoņu interešu apdraudējumiem. Un saskaņā ar šo regulu nelikumīgs saturs ir jebkāda informācija, kura neatbilst Eiropas Savienības vai dalībvalstu nacionālajiem tiesību aktiem. Vienlaikus jāvērš uzmanības to, ka te ir stāsts nevien par nelikumīgu saturu, bet te kopumā ir stāsts par to, ka ar šo regulu tiek ierobežota vispār tiešsaistes starpnieku pakalpojuma nelegāla, neatļauta izmantošana. Līdz ar to te ir gan saturs, gan arī izmantošanas jautājumi. Un pēc būtības tur, kur es šīs prezentācijas ietvaros pieskaršos saturam, jāsaprot to nedaudz plašāk,
Tas nozīmē pēc būtības arī šo starpniecības pakalpojumu un neatļautu izmantošanu. Tātad patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir Latvijā vienīgā digitālo pakalpojumu akta kompetentā iestāde. Citās valstīs viņas ir vairākas. Un vienlaikus patērētāja tiesība aizsardzības centrs pilda arī koordinātora pienākumu. Citās valstīs ir situācija varbūt savādāka, kur koordinējošās kompetentās iestādes ir vairākas, un viņas no savas vidus ir izvēlējušas vienu koordinātoru. Un tā kā mēs esam patērētāja tiesība aizsardzības centrs tikai viens, tad tādā ziņā mums šis te viss ir daudz vienkāršāks. Vienlaikus bez koordinātora un kompetentās iestādes, tātad digitālo pakalpojumu akta kontekstā kompetentās iestādes, mums ir arī administratīvās un tiesu iestādes, kas patiesībā faktiski kā uzraugi cīnās pret dažāda veida nelegālo saturu. Dažādās jomās, kurās šīm iestādēm ir ar likumu noteikta kompetence darboties. Tā skaitā, tur varbūt Tur ir stāsts par nelegālu televīzijas, audiovizuālo pakalpojumu sniegšanu, par azartspēļu pārkāpumiem, par personas datu apstrādes pārkāpumiem, par patērētāju tiesību pārkāpumiem, jebkādi dažādi pārkāpumi, kur kaut kādā veidā nelegāli tiek izmantot šie tiešsaistes starpniecību pakalpojumi. Un, lai šī regula labi strādātu, papildus tam, ka tur ir kompetentās iestādes, koordinators un administratīvās un tiesu iestādes, šī regula paredz arī noteiktas tiesības un starpnieku pakalpojumu arī pienākums attiecībā uz citām personām. Tātad personām, kas ziņo par pārkāpumiem, personām, kuras ir saņēmušas īpašu statusu, kā uzticamie signalizētāji, un pēc būtības šo te jebkuras citas personas ziņojumus šobrīd saskaņā ar digitālo pakalpojumu aktu pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums respektēt, būt pietiekoši profesionāliem, izvērtēt un būtībā risināt problēmas, kas saistīts ar to, kas šajos ziņojumos ir norādīts. Tādā ziņā šis te uzsvars uz to, ka cīņa pret nelegālo saturu agrāk bija tikai iestāžu un teiksim, individuālu personu vai tirgus dalībnieku starpā, tad tagad ļoti lielā mērā tiek pārlikt uz pakalpojumu sniedzējiem. Un, ja mēs runājam par pakalpojumu sniedzējiem, tad lielos vilcienos varētu izdalīt divas pakalpojumu sniedzēju grupas. Infrastruktūras pakalpojumu sniedzēji, tātad tie ir internet piekļuvas pakalpojumu sniedzēji, tāda elektronisko sakaru komersanti, dažādi Wi-Fi, hotspoti, VPN servisi, tam līdzīgi pakalpojumi, kā arī domēnu vārdu reģistru un reģistratūras. Un otrā lielā grupa ir mitināšanas pakalpojumi. Savukārt šai otrai lielākajai grupai varētu izdalīt vēl divas apakšgrupas, neplatformu pakalpojumi un platformu pakalpojumi. Ar neplatformu pakalpojumiem mēs saprotam pēc būtības dažādus mitināšanas pakalpojumus, kas neatbilst platformas definīcijai. Platformas definīcija ir noteikti arī digitālo pakalpojumu aktā, un es nākamajā slaidā tai pieskaršos. No prakses, kā piemērs varētu minēt, ka tie varētu būt piemēram dažādi izklaides un ziņu portāli, kur iespējams glabāt komentārus. Tātad citas personas var iesniegt savus komentārus, un šie portāli viņus glabā attiecībā uz šiem portāliem, tad viņi ir mitināšanas pakalpojumu sniedzēji, tie ir arī web serveri, e-pasta serveri, tam līdzīgi pakalpojumi. Savukārt platformu pakalpojumi, tie ir specifiski tādi pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz tādus pakalpojumus, kas ir definēti kā platformas digitālo pakalpojumu aktā. Tātad nākamais slaids būs. Un platformu kontekstā ir svarīgi nošķirt divu veidu līmeņus. Viens līmenis ir, tā teikt, visas tiešsaistes platformas, otrs līmenis ir ļoti lielas tiešsaistes platformas un ļoti lielas meklēšanas programmas. Tas angļu valodā saucās Very Large Online Platforms un Very Large Online Search Engines. Vēl kā papildus platformu veids tiek izdarīts tirdzniecības platformas, no angļu valodā šis nosaukums ir Online Marketplaces.
kas ir nozīmīgi, ka ļoti liela daļa tiesību un pienākumu šajā regulā ir noteiktas tieši tādiem uzņēmumiem, kas nav mikro un mazie uzņēmumi Eiropas Savienības tiesību izpratnē. Šīs prezentācijas beigās būs arī noderīgas saites, tur arī būs saite uz Eiropas komisijas ieteikumu, jeb tādu lēmumu, ar kuru savulaik viņi ir definējusi, kas ir mikro un mazie uzņēmumi, kas ir lielāki uzņēmumi, bet pēc būtības saskaņā ar šo te tiesību aktu, tie ir uzņēmumi, mikro un mazie uzņēmumi ir tādi uzņēmumi, kuru gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus eiro gadā un kuri nenodarbina vairāk kā 50 darbiniekus. Tātad, runājot, kas ir platforma digitālo pakalpojumu akta izpratnē, tas pēc būtības ir mitināšanas pakalpojums, kurā uzglabā un izplata citu personu, radītu un veidotu informāciju. Nozīmīgs elements platformas definīcijā ir informācijas izplatīšana sabiedrībā. Tātad tas nozīmē informācijas izplatīšana neierobežotam vai potenciāli neierobežotam trešo personu skaitam. Ja informācija tiek izplatīta tikai starp divām personām vai ļoti ierobežotam personu skaitam, tad visticamāk, tur par platformu nevar runāt, bet par mitināšanu var runāt. Ja ir kaut kāds neskaidrības, vai ir vai nav platforma, tad vienmēr ir vērts atgriezties pie digitālo pakalpojumu akta tiešais platformas definīcijas. Un te varbūt ir tādas nianses, viņas iezīmē tādā pelēcīgākā krāsā, jo platformā ir svarīgi saprast, cik lielā mērā tieši šis te trešo personu satura mitināšana un pieejamība citām personām dominē attiecīgā portāla vai attiecīgā tiešsaistes biznesa saskarnes ietvaros. Un tātad, ja pēc būtības šī mitināšana un izplatīšana ir dominējoša, tad to var uzskatīt par platformu. Savukārt, ja viņai ir sekundāra un maznozīmīga loma, kā piemēram ziņu portālā ir iespējams iesniegt tikai komentārus, kas pēc būtības ir daudz mazākas nozīmes pakalpojums nekā pats par sevi portālā piedāvātie ziņu vai citi informācijas sniegšanas pakalpojumi, kurus sniedz pats portāls, tad šādā gadījumā nevar runāt par platformu. Ja? Tur tad ir tāds vērtējums, bet, piemēram, tāds ziņu portāls vienā brīdī kļūst par masveida fórumu, un tajā pēc būtības ziņām tiek jau piešķirta daudz mazāka nozīme nekā pašam fórumam, tad šāds portāls, piemēram, var kļūt arī par platformu. Tā, runājot tālāk par pārkāpumiem, sagrupējot ļoti lielās grupās šos pārkāpumus, var izveidot šādu sarakstu, bet pēc būtības visa šīs dienas prezentācija būs, teiksim tā, praktiski visu šo te sarakstā iekļauto pārkāpumu veidu, tāda nedaudz detalizētāka raksturošana. Līdz ar to droši vien šis te saraksts noder tā uzmest aci, lai redzētu pirmajā tuvinājumā, cik tad kopā uz ko tur viss fokusējas, bet turpmākā stāstījumā tad es pēc būtības praktiski runāšu par katru no šiem te pārkāpumu veidiem. Tātad pirmais pārkāpums, teiksim tā, ir tāds pārkāpuma veids, kas izriet no regulā noteiktiem rīkojumiem. Tātad rīkojumi ir tāds instruments, kas ir paredzēts, lai administratīvās un tiesu iestādes, vēršoties pie pakalpojumu sniedzējiem, varētu panākt nelegāla satura aprites izbeigšanu vai nelegālu pakalpojumu izmantošanu. Un otrs rīkojuma veids ir, lai vēršoties pie starpnieku pakalpojumu sniedzējiem, noskaidrot kaut kādu informāciju, kas attiecīgajām iestādēm ir vajadzīga pārkāpumu izmeklēšanai un pārkāpumu novēršanai un atbildības piemērošanai. Līdz ar to ir veidojas divu veidu rīkojumi, bloķēšanas rīkojumi, teiksim tā, tas tā nosacīts nosaukums bloķēšanas rīkojumi, bet tie pēc būtības ir rīkojumi kaut kādā veidā veikt darbības, lai ierobežotu kaut kādu saturu. Un ir informācijas pieprasīšanas rīkojumi. Šo te tabuliņu, ko esmu izveidojis, viņa man ies cauri
stāstījumam praktiski par visiem pārkāpumiem, un te speciālists uztaisīs tādu, tas ir tā kā mēģinājums radīt tādu vispārēju iespēju apskatīt vienlaicīgi no dažādām pusēm šo te momentu. Te ir tātad mēģinājums man pastāstīt, kā var redzēt, kam šie te pienākumi ir saistoši, kādiem pakalpojumu sniedzējiem, un vienlaicīgi arī to, vai tie ir saistoši maziem uzņēmumiem, vai arī lielākiem uzņēmumiem. Un tie apzīmējumi man ir tā, tas MU, tas ir mikro un mazie uzņēmumi. Ja šis MU ir ielikts, tas nozīmē, ka tas pienākums ir saistošs maziem un mikro uzņēmumiem. Savukārt VLU, tas ir vidēji un lieli uzņēmumi. Un augšā šie te pakalpojumu veidi, tabuliņas augšpusē. Tātad elektroniskie sakari, tas pēc būtības, domāts bija infrastruktūras pakalpojumi, tur jāsaprot tieši šie pakalpojumu sniedzēja veidi, un tālāk mitināšanas pakalpojumi ir sagrupēti pa savām specifiskajām grupām. Tātad attiecībā uz rīkojumiem, uz visa veida rīkojumiem, ir pienākums respektēt šos rīkojumus visiem pakalpojumu sniedzējiem, neatkarīgi no viņu uzņēmuma lieluma. Viņiem ir pienākums, tātad, ja viņi saņem bloķēšanas rīkojumu, atbildēt iestādē, ka viņi viņu ir saņēmuši un informēt, vai un kā šis rīkojums tiks izpildīts. Saistībā ar informācijas pieprasīšanas rīkojumu, šis pienākums ir praktiski tāds pats. Ja šo pienākumu starpniecības pakalpojumu sniedzējs nepilda, tādā gadījumā viņš izdara digitālo pakalpojumu akta 9. vai 10. panta pārkāpumu. Nākamais pienākuma veids ir kontaktpunktu un juridisko pārstāvju nodrošināšana. Arī pienākumi, kas ir saistoši pilnīgi visiem pakalpojumu sniedzējiem, neatkarīgi no viņu uzņēmumu lieluma, tātad arī maziem un mikro uzņēmumiem. Un šajā sakarā ir vērts pieminēt to, ka tātad starpnieku pakalpojumu sniedzējiem, tātad visiem, ir jānodrošina to, ka viņi izveido kontaktpunktus gan sadarbībai ar iestādēm, gan lai arī sadarbība, nosacīti runājot sadarbībai, bet lai arī lietotāji ar šīm starpniecības pakalpojumu sniedzējiem varētu sazināties. Tad divu veidu kontaktpunkti. Šo kontaktpunktu prasības, tā skaitā prasības attiecībā uz valodu, uz informāciju ir noteiktas digitālo pakalpojumu akta 11. un 12. pantā. Bet pakalpojumu sniedzējiem, kuru reģistrācijas valsts nav Eiropas Savienība, bet kuri savu darbību vērš uz Eiropas Savienību, ir pienākums noteikt juridisko pārstāvi un par šo juridisko pārstāvi paziņot vismaz vienam, nevis vismaz, bet vienam no Eiropas Savienības dalībvalstu digitālo pakalpojumu koordinatoriem. Tātad ir stāsts par to, ka citu valstu platformas pēc būtības savu darbību Eiropas Savienībā legalizēt caur šiem juridiskiem pārstāvjiem, vēršoties pie vienas no dalību valsts koordinatora. Un attiecīgi šīs dalību valsts koordinators informē par šāda pārstāvja iecelšanu citus koordinatorus, un vajadzības gadījumā, ja piemēram šim pakalpojumu sniedzējiem ir kaut kādas problēmas ar Eiropas Savienības tiesību aktu prasību ievērošanu vai tam līdzīgi, tad uzraudzības iestādes var vērsties pie šī juridiskā pārstāvja un attiecīgi prasīt visu to, kas pienāks saskaņā ar normatīviem aktiem. Nākamie pienākumi, kas izriet no digitālo pakalpojumu aktē, ir pienākumi, kas attiecas uz pakalpojumu noteikumiem, jeb līguma noteikumiem. Te teiksim tādā šobrīd neformālā valodā, angļu valodā, šo te pēc būtības savu Terms of Services, TOS, būtu 3 burtiņi. Ja? Tātad tur var būt ļoti dažādi noteikumi. Tie var būt gan līguma noteikumi, gan dažādas politikas, datu apstrādē, ļoti daudz dažādu noteikumi, kas pēc būtības saistoši visiem tiem, kas tā kā vēlētos izmantot starpniecības pakalpojumus. Un te ir arī prasības. Prasības noteikts specifiski, kam ir jābūt šādos noteikumos paredzētam,
protams, noteikumus izstrādā paši pakalpojumu sniedzēji. Būtiskākās prasības ir tas, ka tur ir jābūt noteikti iekļautai moderācijas politikai. Moderācija tas nozīmē pakalpojumu sniedzēju tiesības un pakalpojumu lietotāju pienākums kaut kādā veidā rēķināties ar prasībām, kas attiecas uz dažādu satura publicēšanu, uz kaut kādiem ierobežojumiem un sekām tam, ja šīs prasības netiek ievērotas. Tālāk ļoti būtisks ir tas, ka līguma noteikumiem ir viennozīmīgi jābūt, ja tie tiek grozīti, tad tiem jābūt saistītiem ar to, ka par to tiek paziņots un kādā veidā tas praksē tiek realizēts, tad tam stāstījumam jābūt nodrošinātam pašos līguma noteikumos. Tālāk, ja pakalpojumi ir adresēti nepilngadīgām personām, tad ir būtiski, lai šos līguma noteikumus varētu saprast un pēc būtības ievērot arī tādas personas, kuras nav sasniegušas pilngadību, atbilstoši viņa izglītības un prasmju līmenim, un tad pakalpojumu sniedzējiem, starpniecības pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums saprast, kādā veidā šos noteikumus formulēt, kā viņus piedāvāt, un lai viņi attiecīgi šo lietotāju auditoriju būs uzskatām par atbilstošiem, lai tur saistībā ar šādiem noteikumiem nebūs kaut kādi pārkāpumi. Protams, attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas ierobežojumiem, ja kāds lietotājs kaut ko neievēro, viennozīmīgi ļoti svarīga šīs profesionālās rūpības prasības, kuras jānodrošina pakalpojumu sniedzējiem izskatot dažādas situācijas, un vienmēr jārēķinās ar to, ka ierobežojumi ir panākami, piemērojami tikai tad, ja tie ir samērīgi, ja tie atbilst arī pamattiesībām, un tālāk būs arī virkne citu kritēriju, lai šādu pakalpojumu izmantošana netiktu ierobežota nesamērīgi, nepamatoti. Līguma noteikumu kopsavilkumam jābūt arī tādā formātā, ko var izlasīt automatizētās sistēmas, tas machine readings, un līguma noteikumiem jābūt publicētiem tādās valodās, mums Latvijā ir viena oficiālā valoda, ja Latvijas komersanti, kas, piemēram, sniegt šos pakalpojumus, tad Latvijā viņiem būtu jābūt latviešu valodā, savukārt citās valstīs, un vai ja uz citām valstīm tiek adresēti šie pakalpojumi, tad jārēķinās ar to, ka līguma noteikumiem jābūt arī šo citu valstu valodās. Tālāk ir pienākums ziņot par noziegumu. Tātad šis pienākums ir attiecināms uz visiem mitināšanas pakalpojumiem, bet viņš nav noteikts infrastruktūras pakalpojumiem, digitālo pakalpojumu aktā. Vienlaiks, protams, to tā nevar apgalvot, jo mums ir arī krimināla likums, kur paredz atbildību par neziņošanu par noziedzīgu nodarījumu, bet tieši runā par digitālo pakalpojumu aktu, tad fokus ir tieši uz mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem un arī neatkarīgi no uzņēmuma lieluma. Gan mazie uzņēmumi, gan mikro uzņēmumi, viņiem ir pienākums ziņot par noziedzīgu nodarījumu, bet tikai šis pienākums saistāms tikai ar tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar personas dzīvības vai drošības apdraudējumu. Tātad te neietilpst mantiskie noziedzīgie nodarījumi, piemēram, krāpšana, tam līdzīgi. Un saistībā ar šo pienākumu gribētos vērst uzmanību, ka kontaktpunkts ziņošanai par noziedzīgu nodarījumu mums ir valsts policija. Un tad, ja starpniecības pakalpojums sniedzējs, viņa rīcībā ir aizdomas vai viņš uzskata, ka ir pazīmes par noziedzīgu nodarījumu, kas rada personas dzīvības vai drošības apdraudējumu, tad viņam ir jāziņo policijai. Ja šādu pienākumu nepilda, tas ir arī citu starpā digitālo pakalpojumu akta pārkāpums. Nākamais ļoti nozīmīgs elements šajā digitālo pakalpojumu akta jomā ir pakalpojumu sniedzēja paziņojumi un rīcība. Latviešu valodā varbūt tie jēdzieni ir diezgan tādi nesaprotami. Angļu valodā tas saucās notice and action. Tas ir pēc būtības pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums pieņemt paziņojumus
par nelikumīgu pakalpojumu izmantošanu vai neatļautu saturu un veikt atbilstošu rīcību, lai šos pārkāpumus novērstu. Nu, protams, tur arī ietilpst pienākums izvērtēt to situāciju, vai viņi tiešām pamatota un tam līdzīgi. Bet pats par sevi digitālo pakalpojumu akts paredz to, ka starpnieku pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina šis mehānisms, ka personas, gan parastas personas, kas nav saņēmuši, piemēram, uzticamā signalizētāja statusu, gan arī uzticamie signalizētāji, gan arī iestādes var ziņot par nelikumīgu saturu. Tad, kad šāds ziņojums starpniecības pakalpojumam iesniegts, viņam ir pienākums apstiprināt, ka šādu ziņojumu viņš ir saņēmis. Un šeit arī ir jābūt nodrošinātai iespēja pieņemt lēmumu saistībā ar šādu ziņojumu, noteiksim, to par ko ir zināms un kāda tad rīcība sekos. Un šādus ziņojumus starpniecības pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums izskatīt laicīgi, rūpīgi, nepatvaļīgi un objektīvi. Te ir svarīgi norādīt, ka arī šie te pienākumi attiecas tikai uz mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Tomēr neatkarīgi no viņu uzņēmuma lieluma. Tas nozīmē, ka viņi ir attiecināmi arī uz mikro un mazajiem uzņēmumiem. Tālāk ir stāsts par to, ka starpniecības pakalpojumiem, ja nu viņi kaut kādu iemeslu dēļ, tā skaitā saņemot ziņojumus par šo te satura vai pakalpojumu izmantošanas pretiesiskumu, nolem ierobežot pakalpojumu sniegšanu kādiem lietotājiem, ir jāsaprot, ka jebkurš šāds ierobežojums viņiem ir jāpamato. Un 17. pantā ir norādītas šo te pamatojumu minimālās prasības. Angļu valodā šie pamatojumi saucās Statement of Reasons. Un šīs prasības būtībā arī attiecās tikai uz mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Gan platformām, gan neplatformām. Gan maziem uzņēmumiem, mikro uzņēmumiem, gan arī lieliem uzņēmumiem. Tālāk varbūt es saistībā ar Statement of Reasons arī būs iekļauta saite, kur Eiropas komisija uztur tādu datubāzi. Un tur nedaudz skaidrāms man būs par to, ka patiesībā platformām šis pienākums ziņot par šiem te pamatojumiem ir arī nododams Eiropas komisijai. Un līdz ar to šis pienākums pēc būtības saistīts ar to, ka platformām būtu jāvēršas pie patērētāja tiesība aizsardzības centra kā koordinātora, lūdzot palīdzību, lai iegūtu piekļuvi šai Eiropas komisijas uzturētajai datubāzei. Attiecīgi viņi varētu šādā veidā informēt Eiropas komisiju, bet tas varbūt būs nedaudz tālāk, nākamajā vai aiznākamajā slaidā. Tālāk, nākamais moments, kas ir ļoti svarīgs, pārredzamības ziņojumi. Tad jāsaprot, ka visiem starpnieku pakalpojumiem laiku pa laikam, tad teiksim, atkarībā no tā, kas tas par pakalpojumu ir jāveido un jāsniedz un jādara publiski pieejami ziņojumi par to, kādā veidā pēc būtības šis pakalpojums ir bijis sniegts noteiktā laika posmā. Principā tas noteiktais laika posms ir 1 gads. Un te varētu sadalīt tā, ka 15. pants, digitālo pakalpojumu akta 15. pants būtībā attiecas uz visiem pakalpojumiem, izņemot tādiem, kurus sniedz mazie un mikro uzņēmumi. Savukārt 24. pants attiec jau uz platformām. Un 24. pants, par kuru es runāšu vēlāk, pēc būtības ir papildinājums šim te 15. pantam. Un pamatnostādne ir tāda, ka tātad starpniecības pakalpojums sniedzējiem vienreiz gadā ir jāveido šis pārskats, un šis pārskats ir jāglabā 5 gadus pēc viņa publicēšanas. Šim pārskatam ir jābūt publiski pieejamam, un vajadzības gadījumā šajā pārskatā norādīto informāciju starpniecības pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums pierādīt, pamatot koordinātoram, ja to pieprasa koordinātors vai Eiropas komisija. Tad, kam tad jābūt šajā pārskatā? Tad atbilstoši 15. pantam pārskatā jāsniedz informācija par saņemtiem rīkojumiem,
par šiem notice and action pasākumiem, tātad kāda rīcība, cik ir saņemti šie te paziņojumi un uz cik ir bijusi reakcija, kāda tā reakcija ir bijusi, kādas satura moderācijas darbības ir veiktas, sadalot tos pa veidiem, pa darbību veidiem, pa satura veidiem, pa pārkāpumu veidiem, cik sūdzības ir saņēmis starpnieku pakalpojumu sniedzējs, sadalot to pa sūdzību pamatiem un veidiem, kāda lēmuma saistībā ar šīm sūdzībām ir pieņemti, kāds ir sūdzību izskatīšanas mediānais laiks, kādi automatizētie līdzekļi ir izmantoti satura moderēšanai. Uzreiz piebildīšu, ka praktiski tieši pirms mēneša Eiropas Savienība ir pieņēmusi pilnīgi jaunu tiesību aktu īstenošanas regulu saistībā ar šiem pārredzamības pienākumiem. Regulas saite man būs ielikta prezentācijas beigās, un jāatzīst, ka šis nav vienkāršs uzdevums uzņēmējiem. Tur ir diezgan tādi apjomīgi Excel faili, tādi varbūt pat sarežģīti, kas būtu jāizpild, lai nodrošinātu šīs te prasības. Līdz ar to es aicinu pēc šīs prezentācijas iepazīties ar to tiesību aktu un saprast, ko katram uzņēmējiem ir jāņem vērā, lai šos pārredzamības ziņojumus nodrošinātu. Runājot par platformu pārredzamības ziņojumiem, kā jau minēju, vismaz vienreiz gadā papildus 15. pantam, platforma arī informē savā pārredzamības ziņojumā par ārpustiesas strīdu risināšanas ietvaros veikto strīdu risināšanas gadījumu skaitu, to izskatīšanas mediāno laiku, dažādu lēmumu īpatsvaru, pakalpojumu apturēšanas gadījumu skaitu, un platformām, kā jau minēju, šis pienākums ir par šo visu informēt arī Eiropas komisiju. Cik es zinu, mums Latvijā šobrīd ir reģistrējusies tikai viena platforma, tātad šis te pienākums ir tātad tikai platformām, un tikai tādiem uzņēmumiem, kas nav mazie mikro uzņēmumi, bet ja mazais vai mikro uzņēmums ir ļoti liela platforma, tad tomēr viņam šis pienākums ir jāpilda. Tad jāskatās. Tā nošķiršana nav tik vienkārša. Latvijā mums ļoti liela platforma nav. Līdz ar to es teiktu tā, ka praktiski Latvijas situācijā attiecībā uz Latvijas pakalpojumu sniedzējiem šis te pienākums būtu attiecināms tikai uz tādiem uzņēmumiem, kas nav mazie un mikro uzņēmumi. Tātad tie, kas sniedz platformu pakalpojumus. Jā, un saite uz šo te pārskatāmības datubāzi, kurā tiek publicēti platformu šie te ziņojumi, kas ir paziņoti Eiropas komisijai, ir arī šīs prezentācijas beigās. To varēs iepazīties. Un savukārt ļoti lielām platformām un ļoti lielām meklēšanas programmām ir papildus prasības, tā kā mums šādu pakalpojumu sniedzēja Latvijā nav, tad es varbūt īpaši daudz laika šeit neveltīšu šim, bet var pateikt, ka tieši lielajām platformām prasības ir ļoti smagas un smagnējas, un patiesībā tur tad ir ļoti stipri jāiedziļinās. Un lielā mērā viss ir ļoti atkarīgs arī no tā, kādas prasības attiecībā uz šādām platformām izvirza Eiropas komisija, jo tieši šādu platformu darbību ir īpaši saistībā ar dažādiem sistēmiskiem riskiem, tā skaitā ņemot pārredzamības ziņojumus tieši uzrauga Eiropas komisija. Un ļoti lielām platformām šie te pārskati jāpublicē ik pēc 6 mēnešiem. Tātad šis laika termiņš ir īsāks nekā 1 gads. Saistībā ar pārskatāmību ļoti liela nozīme ir arī prasībām, kas attiecas uz platformu. Tātad es jau runāju par platformām, es vairs nerunāju par citiem mitināšanas pakalpojumiem, kas nav platformas, un nerunāju par infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem, ja? To tabuliņā redzēt. Tātad tieši platformām un tieši jā, un te gan ir tā, gan maziem uzņēmumiem arī sava veida pienākumi ir tad, kad to pieprasa koordinators, bet lielākoties
bez koordinātora iesaista šie pienākumi attiecas tieši uz tādiem uzņēmumiem, kas nav mazie un mikro uzņēmumi. Ja tā ir platforma, tad viņai reizi 6 mēnešos savā vietnē ir jāpublicē vidējo pakalpojumu lietotāju skaitu Eiropas Savienībā. Angļu valodā tas ir saīsinājums AMAR, tas ir Average Monthly user, Average Monthly Active Recipients of Service. Ja. Tātad, un priekš šī te, priekš noteikšanas, kā aprēķināt šo skaitu, Eiropas komisija arī ir plānojusi izstrādāt tiesību aktus. Man jāpaskatās, jāatzīst, ka es vēl neesmu izpētījis, cik tālu tas ir bijis, vai tas arī kaut kādā veidā ir saistīts ar šo pavisam nesen pieņemto regulu. Šis jautājums vēl tad mums tā kā būtu jāpapēta, bet ir skaidrs, ka platformām ir pienākums ar to rēķināties, un platformās kaut kādā vietā, kaut kādā sadaļā būtu jābūt informācija par to, cik tad ir liels šis te lietotāju skaits, kas saņem pakalpojumus Eiropas Savienībā. Lielā mērā no šīs informācijas var vadīties arī uzraudzības iestādes, jo tas var palīdzēt dažādu pārkāpumu smaguma noteikšanai, izmeklēšanai. Un, ja šī informācija netiek sniegta, netiek publicēta, vai viņa ir nekorekta, nepatiesa, tad tas uzskatāms par digitālo pakalpojumu akta pārkāpumu, un tad, protams, var iesaistīties arī koordinators Eiropas komisija. Līdz ar to šis varētu būt viens no tiem elementiem, kam vajadzētu īpaši pievērst uzmanību, vismaz šī brīdī, ar ko rēķināties. Tieši tāpat kā saistībā ar pienākumiem, kas izriet no citiem pārskatāmības pienākumiem. Tātad saistībā ar to ziņojumu, ko es iepriekš minēju. Tālāk gribēju pieskarties tādam tirgus dalībniekam, kā nosacīt tirgus dalībniekam, ja pakalpojumu lietošanas izmantotāju grupai, kas ir uzticamie signalizētāji. Digitālo pakalpojumu akts paredz šīs te elektroniskās tiešsaistes vides uzlabošanu tieši pateicoties tam, ka tajā iesaistās arī citas personas, pietiekoši profesionāli un zinoši, eksperti, viņu organizācijas, kas platformām var ziņot par dažādiem pārkāpumiem. Un šādu ziņotāju sniegto informāciju platformām ir pienākums izvērtēt prioritāri. Tātad uzticamie signalizētāji vienmēr ir saistāmi nevis ar jebkuru hosting pakalpojumu, mitināšanas pakalpojumu sniedzēju, bet tieši ar platformām. Un tieši platformām ir pienākums rēķināties ar šādu signalizētāju sniegto informāciju. Protams, arī pašiem uzticamiem signalizētājiem ir pienākumi, viņiem ir jāatskaitās par padarīto, gadā reiz tas ir jādara, un viņiem jārēķinās, ka viņu ziņojumiem, kurus viņi sniedz platformām, ir jābūt pietiekoši kvalitatīviem un rūpīgiem, jo pretējā gadījumā platformām ir pienākums ziņot par to, un viņi ziņo koordinatoram par to, ka kāds no uzticamiem signalizētājiem sūta neprecīzus vai nepamatotus paziņojumus, kādēļ šāda uzticamā signalizētāja status var tikt vai nu apturēts, vai arī pat atņemts. Tas tā, kā saka, kopumā ir jāskatās. Un par uzticamajiem signalizētājiem lielākoties tā nostāja ir tāda, ka tām būtu jābūt nevalstiskajām organizācijām, nevis atsevišķām personām. Un šobrīd notiek diskusija par to, vai tās varētu būt arī dažādas valsts iestādes. Digitālo pakalpojumu akts šobrīd neaizliedz, un neviens nav skaidri pateicis, ka iestādēm, kuras, piemēram, ir pietiekoši lieli eksperti kaut kādā jomā, bet kuras varbūt neizdod kaut kādus rīkojumus, kas ir bloķēšanas vai informācijas pieprasīšanas rīkojumi, bet vēlas informēt, vai vēlas panākt tiešsaistes vides kaut kādu uzlabošanu, informēt platformas par dažādiem pārkāpumiem, arī varētu tikt noteikts uzticamā signalizētāja status.
Vismaz mēs Latvijā izskatām šādu iespēju, jo mums arī ir iestādes, kas cīnās pret dezinformāciju, pret dažāda veida iestādes, kas paši par sevi varbūt neizdod šos lēmumus, lai bloķētu šo informāciju, bet tiešsaistes platformās, bet tomēr viņas ir pietiekoši, teiksim, labi eksperti, lai šo te tiešsaistes vidi uzlabot un kaut kādā veidā reaģēt uz nelegālu saturu vai starpniecības pakalpojumu nelegālu izmantošanu. Tālāk, tieši priekš platformām ļoti svarīgs moments ir pienākums nodrošināt iekšējo sūdzību izskatīšanas sistēmu. Tātad tā ir jābūt bezmaksas elektroniskai sistēmai, kurā sūdzības būtu izskatāmas 6 mēnešu laikā. Tā ir jābūt viegli piekļūstamai, lietotājiem draudzīgai un sūdzību iesniegšanu veicinošai. Savukārt, papildus tam, ka ir jānodrošina šāda infrastruktūra, platformām ir arī pienākums būt pietiekoši rūpīgām, izskatot šīs sūdzības un izskatīt tās tiešām laicīgi, nediskriminējoši, rūpīgi un nepieļaut kaut kādu patvaļu. Un izskatot šīs sūdzības, platformām ir pienākums tad, pieņemt kaut kādu lēmumu. Ja, un attiecīgi, ja tas lēmums ir saistīts ar kaut kādu ar kaut kādiem ierobežojumiem, kaut kādiem citiem pakalpojumu saņēmējiem vai ko, tad, protams, tur ir jāsaprot, ka ka sūdzību izskatīšanas sistēma, pirmkārt šādam lēmumam jābūt pamatotam, otrkārt jāparedz arī iespējas, kādā veidā šādu lēmumu var pārsūdzēt. Tā skaitā izmantojot to pašu ārpustiesas strīdu risināšanu. Jā, un vienu mirklīti, un arī šis pienākums būtībā ir tādām platformām, kuru uzņēmumi nav mazie vai mikro uzņēmumi, izņemot, ja vien šīs platformas nav ieguvušas ļoti lielu platformu statusu. Runājot par ļoti lielu platformu statusu iegūšanu, varu pastāstīt, ka to veids Eiropas komisija. Eiropas komisija tātad konstatējot to, ka platforma ir sasnieguši 45 miljonus lietotāju Eiropas Savienībā mēnesī līmeni, veic izvērtējumu un pieņem lēmumu šo statusu, ļoti lielas platformas statusu, Eiropas komisija nodrošina pieņemot lēmumu. Šobrīd Eiropas komisijas ļoti liela platforma datubāzē, man liekas, šodien skatījos, bija kaut kāds, varbūt nokļūdījos par vienu, kādas 25 platformas bija reģistrējušās. To skaits nav ļoti liels, bet jebkurā gadījumā tas laika gaitā var mainīties, un šo uzraudzību par ļoti lielām platformām veic Eiropas komisija. Un dalībvalstu koordinātori, protams, faktiski palīdz dažādās izmeklēšanas darbībās un dažādu pārkāpumu novēršanā. Jā, un tad blakus vēl, ja mēs runājam par strīdu risināšanu, tad blakus tam, kad platformām ir jābūt šīm iekšējām sūdzību izskatīšanas sistēmām, lēmumiem, kas šo sistēmu ietvaros tiek pieņemtiem, arī ir iespēja tikt pārsūdzētiem ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēs. Tātad veidojas 2 līmeņu sūdzību risināšana sistēma. Tātad pirmā ir vēršoties pie pašas platformas un panākot platformas lēmumu par kādu sūdzības strīdu situāciju. Un ja šis lēmums lietotājiem vai personām, kam tiek ierobežots kaut kādi pakalpojumi, nešķiet atbilstoši, viņas tad varētu vērsties ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēs. Ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes reģistrē katrā valstī koordinators, tātad mēs arī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, reģistrētu šādas ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, ja būtu interese par to. Šobrīd mēs līdz šim vēl neesam saņēmuši nevienu iesniegumu vai pieteikumu, vai arī nav pamanīta interese, ka kāda organizācija par to interesētos. Citās valstīs ir dzirdēts, ka ir diezgan aktīva šī jautājuma risināšana, un pat ir valstis, kur vairākas iestādes ir, organizācija ir pieteikušās, lai šādu statusu saņemtu.
Bet mēs skatīsimies, kāds laika gaitā attīstīsies. Ja mēs šādu interesi novērosim un saņemsim pieteikumus, tad attiecīgi šādas iestādes tiks reģistrētas, jeb certificētas. Un šādu iestādu saraksts parādīsies droši vien mūsu mājaslapā. Tātad, ārpus strīdu risināšanas iestādes viņu darbība ir ļoti līdzīga. Viņām ir jābūt, protams, neatkarīgām no šiem pakalpojumu sniedzējiem. Viņiem ir jānodrošina tikpat atbilstoši šī sūdzība, pārsūdzēšanas izskatīšana. Un katrā ziņā vēršoties ārpus strīdu risināšanas iestādē, pakalpojumu saņēmējiem, jebkurā laikā ir tiesības vērsties arī tiesā. Jā, tātad šīs ārpusties strīdu risināšanas sistēma neatņem šīs tiesības vērsties tiesā. Un, ja tomēr puses ir vērsušās ārpusties strīdu risināšanas iestādē, tad abām pusēm, protams, ir pienākums sadarboties un jārēķinās arī ar to, ka šādi pakalpojumi varētu būt par maksu. Ja tur jāskatās, kādi tie reglamenti šādām iestādēm ir, bet pēc būtības platformām ir pienākums sekt tādas izmaksas, ja strīds tiek atrisināts par labu pakalpojumu saņēmējiem. Nākamais elements, kas ir digitālo pakalpojumu aktā, ir aizliegums platformām izmantot maldinošas saskarnes. Maldinošas saskarnes, jeb angļu valodā dark patterns, ir diezgan moderna, aktuāla tēma. Šobrīd gan patērētāja tiesībās, gan arī saistībā ar datu aizsardzību, gan principā vispār ar tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu. Bet, lai novērstu jebkāda veida aizskārumus, kur tehnoloģijas tiek izmantotas tādā veidā, lai manipulētu ar pakalpojumu lietotāju uzmanību, informēšanu un kaut kādā veidā ietekmētu viņu rīcību un viņu izvēli, tad ir noteikti skaidrs šāds aizliegums. To, kā kurā situācijā vērtēt, vai tā ir maldinošā saskarne vai nav, tas, protams, ir katras konkrētās situācijas jautājums. Bet ir svarīgi rēķināties ar to, ka platformām, ja viņi šādus pakalpojumus nodrošina savus pakalpojumus, viņām ir jāveic vērtējums, vai tiešām viņu pakalpojumi, lai to ietvaros sniegtā informācija neveido šo maldinošās saskarnes elementu. Jāatzīst, ka šis pienākums digitālo pakalpojumu aktā ir attiecināms uz uzņēmumiem, kas nav mikro un mazie uzņēmumi, izņemot, ja vien šādi uzņēmumi nav reģistrēti kā ļoti lielas platformas. Bet jāsaprot, ka ir arī virkne citu tiesību aktu, piemēram, negodīgas komercprakses aizlieguma likums, kas praktiski patērētāju tiesību jomā arī aizliedz izmantot dažādas maldinošas saskarnes un neatkarīgi no uzņēmuma lieluma atbildība var tikt piemērota, ja attiecīgais pakalpojums sniedzējs tomēr pieļauj savā platformā vai pat hosting vai mitināšanas pakalpojumu ietvaros šādas maldinošas saskarnes un tādā veidā negatīvi ietekmē patērētāju ekonomisko rīcību. Tāpēc līdz ar to maldinošās saskarnes ir pēc būtības elements, kuram vienmēr ir jāpievērš uzmanību un sniedzot dažādus tiešsaistes pakalpojumus jāvērtē, vai tur neveidojas pazīmes, kas norāda uz maldinošo saskarni. Ja tāds veidojas, tad ir jāveic pasākumi, lai šādas saskarnes nebūtu pieejamas un netiktu izmantotas. Ļoti nozīmīgas prasības digitālo pakalpojumu aktā ir noteikts attiecībā uz reklāmu, tātad uz jebkāda veida reklāmu, gan uz saimniecisko reklāmu, ko Latvijā, piemēram, regulē reklāmas likums, gan arī uz politisko reklāmu, ko regulē attiecīgi citi likumi, jebkādu likumu. Un digitālo pakalpojumu akta 26. pantā paredz, ka platformām, tātad šie pienākumi ir attiecināms platformām, un tātad uz tādām platformām, kas nav mikro un mazie uzņēmumi, ja vien tās nav ļoti lielas platformas.
Un tad šīm platformām būtībā jānodrošina to, ka ja tajās tiek publicēta reklāma, jeb, es teiktu, vienlīdzības zīme ar komerciālo ziņojumu, jeb komerciālo paziņojumu, tad ir jābūt iespējai skaidri, lietotājiem iespēja skaidri nošķirt, ka tā ir reklāma. Līdz šim, piemēram, mēs patērētāju tiesību aizsardzības centrs ļoti aktīvi esam darbojušies patērētāju tiesību jomā un skatījušies, kā tas notiek, piemēram, sociālo tīklu platformās saistībā ar influenceru darbību. Un, mums bija jau vairāk kādus 2 gadus mēs aktīvi pievēršam uzmanību tam, lai šāds saturs tiktu atzīmēts, piemēram, ar hashtagiem reklāma, vai tam līdzīgi. Bet šī prasība jau digitālo pakāpojumu aktā ir skaidri ierakstīta un nepārprotama. Tātad tur ir skaidri jānorāda, ka tā ir reklāma. Tālāk ir skaidri jābūt pie katras reklāmas devēja informācijai. Tas ir zināmā mērā jaunums, jo, teiksim tā, mēs nevienmēr saskaramies ar situācijām, kur mēs redzam kaut ko tādu, teiksim, nevien to, ko reklamē, bet arī to, kas ir reklāmas devējs. Turklāt jābūt arī informācija par to, kas šo reklāmu ir finansējis, ja šī persona atšķirās no reklāmas devēja. Un tālāk, kas ir svarīgs tieši priekš platformas, tad ir jābūt arī online saskarnē iespējām saprast, kādu parametru dēļ noteiktiem lietotājiem attiecīgā reklāma tiek rādīta un kādas ir šo parametru izmaiņas iespējas. Tas lielā mērā mums varētu asociēties no tāda piemēra ar to, ko mēs redzam sociālo tīklu vidē, kad mēs redzam dažādas reklāmas. Mēs īsti nesaprotam, kāpēc mums viņas rāda, bet pēc būtības šai platformai būtu pienākums noteikumos vai kaut kādā savā saskarnes sadaļā pastāstīt, kādēļ mēs šo reklāmu redzam, un vai mēs varam izmainīt šīs iespējas, vai ka mēs šo reklāmu neredzam, vai mēs gribam citādāku reklāmu redzēt. Tā arī nozīmīga, man liekas, tāda nozīmīgs virziens, kas ir lielā mērā vērsts uz tieši lietotāju interešu aizsardzību. Un tieši uz to, lai nesaņemtu varbūt tādu komerciālo vai politisko saziņu, kas, piemēram, lietotājiem nepatīk, nav vēlama, viņš nav piekritis un tam līdzīgi. Vēl platformām ir pienākums nodrošināt to, ka reklāmas devējiem ir iespējams tātad publicēt reklāmu un arī pievienot kaut kādas atzīmes vai norādīt uz to, ka tas ir komerc ziņojums. Ja teiksim, kaut kādā veidā pats par sevi jautājums par reklāmu ir skaidrs, bet reklāmas devējs tā kā gribētu arī pateikt, bet ja viņam nav iespēja to izdarīt, tad patiesībā tā ir platformas vaina. Platforma nedrīkst pieļaut tādu situāciju, viņai jānodrošina to, ka ja reklāma tiek publicēta, tad tās devējiem ir iespēja arī atzīmēt, ka tas ir jau komerciāls paziņojums. Tad attiecīgi to marķējot. Vēl ir arī aizliegums attiecībā uz profilēto reklāmu priekš personām, kas nav nepilngadīgas. Šis aizliegums aprobežojas tikai ar tādu profilētu reklāmu, kas pēc būtības būtu attiecinām uz datu regulā norādīto īpašo kategoriju datu apstrādi. Tad tas tur ir rase, tautība, dažādi tur. Principā tie ir īpašo kategoriju dati, kurus es tagad nenoskaitīšu, droši vien to var iepazīties, bet jau tālāk ar tādu reklāmu, kas ir saistīta ar nepilngadīgajiem, tad digitālo pakalpojumu akts, tur nedaudz tālāk par to stāstīšu, pēc būtības vispār nepieļauj profilētu reklāmu priekš nepilngadīgajiem. Ja platforma zina, ka šī persona, šis lietotājs ir nepilngadīga persona. No uzraudzības skatu punkta es teiktu tā, ka šīs prasības ir
tik ievērojams, ka, pēc būtības viņas varētu atrisināt ļoti daudz jautājumus, kas, piemēram, šobrīd praksē ir, kur ļoti daudzos gadījumos uzraudzības iestādes nezina, ne kas ir reklāmas devējs, ne kas ir reklāmu apmaksājis, kā arī lietotājiem nav saprotams, kā viņi varētu kaut kādā veidā izvairīties no reklāmas, kas nav viņiem vēlama, vai pamainīt parametrus, kas rādītu varbūt citādāka rakstura reklāmu, kas vairāk atbilst viņu interesēm. Jā, jāskatās, kā tīri praksē šīs normas strādās, bet, kā prasības viņas normatīvu aktu līmenī jau ir noteiktas. Ļoti lielām platformām, kā es teicu, Latvijā nav ļoti liela platforma, bet tieši varbūt no lietotāja skatu punkta un no uzraudzības iestāžu skatu punkta svarīgi zināt, ka lielām platformām ir pienākums nodrošināt reklāmu tā saucamo repozitāriju, jeb datubāzi. Tātad visās lielās platformās ir jābūt sadaļai, kurā, izmantojot meklēšanas funkciju vai citādi, ir iespējams apskatīt reklāmas, kuras tiek aktuāli rādītas šajā platformā, vai kuras ir rādītas gadu iepriekš. Tātad tas varētu būt nozīmīgs tāds informācijas avots, ko varētu izmantot dažādu vajadzību situācijās un dažādos gadījumos. Bet jāsaprot, ka tas attiecināms tikai uz ļoti lielām platformām. Par nepilngadīgo aizsardzību jau nedaudz pieskāros saistībā ar reklāmu, bet vēl ir svarīgi pieminēt to, ka attiecībā uz nepilngadīgiem ir arī platformām pienākums nodrošināt to, ka nepilngadīgo privātums un drošība tiek nodrošināta augstā līmenī. Protams, te ir norāda uz to, ka tas ir attiecināms uz platformām, kas nav mikro un mazie uzņēmumi, ja vien tās nav ļoti lielas platformas. Bet jāsaprot, ka arī jebkurai platformai pēc būtības, ja viņa pārkāps nepilngadīgo intereses, sniedzot pakalpojumus, kas nepilngadīgiem nav droši un neaizsargā viņu privātumu, droši vien varētu tikt piemērots arī citu normatīvu aktu prasības, un pēc būtības tāda universāla prasība. Protams, lielākām platformām tas jau ir tieši ierakstīts digitālo pakalpojumu aktā, un šobrīd ļoti aktīvi tiek risināts jautājums par to, kā vispār platforma vidē būtu iespējams pārliecināties par lietotāju vecumu. Un attiecīgiem vecumam tad varētu platformas nodrošināt to saturu, kas šāda vecuma lietotājiem būtu raksturīgs. Jāatzīst, ka ļoti lielas cerības tiek liktas uz 2026. gadu, kad ir paredzēts, ka stāsies spēkā šī Eiropas Digital Wallet, jeb digitālās identitātes regula, kurai paredzēts arī ir šis autorizācijas, autentifikācijas rīks, caur kuru tad varētu arī platformas varētu izmantot, lai pārliecinātos par savu lietotāju vecumu. Bet jāatzīst, ka ne visas platformas varbūt piekritīs šāda rīka izmantošanai, un varbūt ne visos gadījumos arī lietotāji viņu varēs izmantot. Līdz ar to tas pēc būtības vēl joprojām ir atklāts jautājums, un tāda efektīva līdzekļa, kā platforma vidē nodrošināt nepilngadīgo vecuma pārbaudi, jāatzīst, šobrīd nav vēl atrasts. Bet, vismaz iestādes un Eiropas komisija ir ceļā uz to, un katrā ziņā tas ir ļoti nozīmīgs topiks, un tas tiks risināts. Nākamais ir stāsts par ieteikumu sistēmām. Tātad arī šīm platformu vidē izmantotajām ieteikumu sistēmām, uzņēmumiem, kas nav mikro un mazie uzņēmumi, ja vien tās nav ļoti lielas platformas, ir pienākums ievērot šīs pārskatāmības prasības. Tas nozīmē ieteikumu sistēmas, tas ir stāsts par to, ka, ja jūs, piemēram, atverat Facebook vai Instagram, jums sāk rādīt dažādas publikācijas par kaut kādām tēmām, un jūs īsti nesaprotiet. Tās tēmas iesaka platforma vai kāds cits. Lielākoties tas pēc būtības izriet no platforma algoritmiem. Un šiem algoritmiem un šādu
šādas informācijas rādīšanai pēc būtības ir jābūt skaidri saprotamai priekšlietotājiem. Un tas kopumā ir stāsts par rekomenderu sistēmām un viņu pārskatāmību. Tātad te ir pirmkārt jāpasaka, platformai ir pienākums pateikt savos noteikumos, noteikumos, un droši vien online vidē tur var izmantot arī dažādus tiešsaistes līdzekļus, kas ir noteikumi, bet kas varbūt savādāk to visu atspoguļo. Par to, kā šīs ieteikuma sistēmas darbojas, un vai lietotājs var modificēt vai mainīt šo te algoritmu, jeb to sistēmu, kādēļ viņam tiek rādīt noteikta veida paziņojumi. Tā skaitā tā var būt arī reklāma, tā var būt visa citāda informācija. Un svarīgi tas, ka te ir platformām pienākums norādīt tos visbūtiskākos kritērijus un arī šo visbūtiskāko kritēriju relatīvā svarīguma pamatojumu. Tātad, ja platforma pasaka, ka mēs rādam šo informāciju jums, tāpēc, ka jūs esat skatījušies tur kaut kādu informāciju par, dzīvniekiem, par suņiem, tad kādēļ? Tad kādēļ droši vien varētu būt stāsts, tāpēc, ka platformas ieskatā šķiet, ka jums šī tēma interesē un tai būtu nozīme, un tādēļ mēs, tā kā platforma vēlās tur šādu informāciju jums atspoguļot arī, vairāk. Vai tādā veidā nodrošināt jūsu intereses. Jā, un kas ir svarīgi teikt, kā nav tieši pateikts, ka vienmēr lietotājiem būtu jābūt iespēja mainīt šo te sistēmu, bet ir pateikts, ka par to ir jāpasaka, ir vai nav iespēja mainīt šo sistēmu un šo parametru relatīvo secību. Bet, ja šāda iespēja ir nodrošināta, tad tai jābūt viegli piekļūstamai, lietotājiem draudzīgai, un tam līdzīgi, lai pēc būtības viņš arī reāli varētu to izmantot. Kā mūsu platformās ir jāatzīst, ka tur ir ļoti dažādi, un platformas jau tomēr lielā mērā pašas nosaka to, kā viņas rīkosies, kāds ir viņa biznesa modelis, lai pēc iespējas kaut kādu informāciju lietotāji skatītu. Nevienmēr šīs iespējas lietotājiem tiek piedāvātas. Ļoti lielām platformām ir papildus prasības. Ļoti lielām platformām, piemēram, Facebook, Instagram vai TikToks, viņiem ir pienākums saskaņā ar digitālo pakalpojumu aktu laiku pa laikam, katrā reizē, kad viņi piedāvā kaut kādu rekomenderu saturu, viņiem ir pienākums iekļaut šajā saturā arī vienu izvēli, kura nav balstīta uz lietotāju iepriekšējo pieredzi. Tādu uz profilēšanu. Tātad, ja es visu laiku esmu skatījies kaut kādu informāciju par suņiem, par dzīvniekiem, kaķiem, tad tad katrā nākamajā reizē man, piemēram, var piedāvāt informāciju par politiku, vai par kaut ko citu. No cita, lai mani vilktu ārā no tā burbuļa, kurā es esmu varbūt iespējams iestrēdzis, un man visu laiku tiek rādīta tikai viena veida informācija. Tas tāds varbūt arī jautājums, kas skatāms no tā, lai neveidotos šie te burbuļi, lai cilvēki tomēr vairāk sāktu interesēties arī citām jomām, un tādējādi lielās platformas par to arī tā kā būtu atbildīgas. Tālāk ir virkne prasību, kas attiecināmas uz specifiski jau tirdzniecības platformām, online marketplace'iem. Jāatzīst, ka tā kā mēs esam patērētāju tiesību aizsardzības uzraugošā iestāde, mēs ļoti labi saprotam šīs prasības un redzam arī to, ka viņas zināmā mērā ir ļoti progresīvas un ļoti noderīgas gan patērētājiem, gan uzraudzības iestādēm, bet droši vien tajā pašā laikā diezgan apgrūtinoši pašiem pakalpojumu sniedzējiem, online marketplace'iem. Tad, ja runā par pirmo šo prasību tādu komplektu, tad tās prasības attiecināmas uz tirgotājiem izsekojamību. Pēc būtības šīs prasības nodrošina to, ka platforma var atļaut savā vidē tirgoties tikai tādiem tirgotājiem, ja viņa ir noskaidrojusi tirgotāja vārdu, uzvārdu, nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, viņa identifikācijas dokumenta kopijas ir saņēmusi,
Viņa ir saņēmusi šī tirgotāja maksājuma konta informāciju. Viņa ir noskaidrojusi reģistrācijas numuru šim tirgotājam, ja viņš tur ir tādā reģistrēts, kādā komercreģistrā, vai citā reģistrā. Un tirgotājs ir apņēmies piedāvāt tikai tādus produktus, kas atbilst Eiropas Savienības prasībām. Diezgan, tā teikt, liels uzsvars uz platformas pienākumiem. Ja paskatās tagad patreizējās platformas, kas nāk no trešām valstīm, kas darbojas Eiropas Savienībā, rodās nedaudz šaubas, vai tiešām viņas to visu ir spējīgas noskaidrot, vai viņas to dara. Bet digitālo pakalpojumu akts šādu pienākumu nosaka. Pēc tam platformām ir pienākums pārbaudīt, vai tirgotāja sniegtā informācija ir ticama. Arī jautājums, kā viņas to dara, vai viņas to vispār dara. Un ja platforma konstatē, ka šī informācija nav atbilstoša, viņi nedrīkst pieļaut to, ka platformā šāds tirgotājs tirgo šīs te attiecīgās preces. Platformai ir pienākums glabāt tirgotāja informāciju 6 mēnešus vēl pēc līguma ar tirgotāju beigām. Tātad tas nozīmē, ka ir vēl papildus pienākumi attiecībā uz informācijas glabāšanu. Protams, platforma nedrīkst izpaust šī tirgotāja informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata. Droši vien uzraudzības iestāde izmeklē pārkāpumus, viņai tiešās tiesisks pamats būs, bet jebkurai citai personai, kas kaut ko tāpat vien uzprasa, šādu informāciju platforma neatklāja, bet jārēķinās ar to, ka informācija par tirgotāju vārdu, nosaukumu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, identifikācijas dokumenta kopiju un apņemšanos piedāvāt produktus, kas atbilst Eiropas Savienības tiesību prasībām, ir publicējumi pašā platformā, un to skaidri, viegli pieejamā veidā var apskatīt jebkurš lietotājs. Ja? Tas ir diezgan nozīmīgs regulējums. Nākamais elements saistībā ar online marketplaciem ir integrētās atbilstības prasības. Tas ir stāsts par to, ka platformai ir jānodrošina tāda infrastruktūra, jeb tāda funkcionalitāte, lai visi tirgotāji, kas tajā vēlas tirgoties, lai viņiem būtu iespēja to informāciju, ko normatīvi akti nosaka, arī šajā platformā nodrošināt. Un tātad digitālo pakalpojumu akts principā jau tiešā veidā nosaka, tad tur obligāti jābūt iespēja, ka tirgotāji var ievietot, publicēt informāciju, kas nepieciešama preču vai pakalpojumu identificēšanai. Tur ļoti daudz dažādu dokumenti var būt, kas reglamentē to, kādā veidā tas ir darāms. Tur jābūt iespēja, ka tirgotāji var kaut kādā veidā atspoguļot, pievienot vai publicēt zīmes, kas identificē tirgotājus, piemēram, preču zīmes. Un tur jābūt arī iespējām, ka tirgotāji nodrošina visu to, kas attiecās uz preču drošumu un atbilstības marķējumiem un paziņojumiem atbilstoši Eiropas Savienības prasībām. Tātad par to ir atbildīgas platformas. Ja kāds tirgotājs, saņemot šādas iespējas no platformas, tomēr tās neizmanto, tad, protams, jautājums, vai cik lielā mērā platforma drīkst ļaut viņam tur darboties šajā, bet ja tomēr viņš darbojas, tad patiesībā lielā mērā tur arī ir tad paša tirgotāja atbildība. Bet jāatzīst, ka ņemot vērā to iepriekšējo regulē 30. panta, to izsekojamības elementu, jāatzīst, ka pat šādās situācijās paziņojot platformai, ka kaut kas nav kārtībā ar to tirgotāju, viņai būtu pietiekami jārēģē, un pēc būtības šāda neatbilstoša tirgotāja piedāvājums būtu jāizslēdz no platformas, jo citādi pati platforma kļūst atbildīga. Jā, kas nozīmīgi, ka plašai platformai ir pienākums, tieši tas, ko es iepriekš teicu, pienākums novērtēt, vai šīs te integrētās atbilstības ietvaros sniegtā informācija ir atbilstoša, pirms viņš ļauj tirgotājiem vispār publicēt savus piedāvājumus platformā. Nākamais ir tiesības uz informāciju. Tas ir trešais elements, kas saistās ar online marketplaciem.
Tātad, ja pirmās divas bija tādas vairāk saistītas varbūt ar to, kādā veidā pašai platformai, kas jānodrošina un patiesībā, ko no tā varētu prasīt uzraudzības iestādes, tad tiesību uz informāciju nodrošina to, kādā veidā lietotāji, platformas informācijas un platformas pakalpojumu lietotāji tieši var izmantot, teiksim, tikt aizsargāti, viņu intereses varētu tikt aizsargāti tiešsaistes online marketplace vidē. Un tad platformai ir pienākums, izmantojot patērētāju kontaktinformāciju, ja tāda viņas rīcībā ir, informēt patērētājus par to, ka, piemēram, kaut kādas no iepriekš iegādātajām precēm ir neatbilstošas vai nelikumīgas. Un, ja gadījumā platformas rīcībā nav šādas kontaktinformācijas, ar kuru viņa individuāli varētu sazināties ar patērētāju, tad viņai šāda informācija būtu jāpublicē savā saskarnē. Šis pants pēc būtības ir ļoti lielā mērā vērsts uz to, lai patērētājiem tiktu platformās piedāvāt un pārdot tikai tādi produkti, kas ir preces pakalpojumi, kas ir likumīgi. Ja tur kaut kas nav kārtībā ar likumību, ar dažādu prasību ievērošanu, ko nosaka Eiropas Savienības tiesību akti, tad pēc būtības platformai ļoti aktīvi jārēģē, informējot par to gan individuālā veidā, gan kopumā visu sabiedrību par to, ka kāds produkts, pakalpojums nav likumīgs, kas ir šī produkta pakalpojuma tirgotājs un kāda ir tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Arī ļoti nozīmīgs pāns, ir īpaši no patērētāja tiesību skatu punkta. Tā kā mums Latvijā nav ļoti lielu platformu, tad es pēc būtības savā prezentācijā neiekļauju stāstījumu par tām prasībām, kas attiecas uz šāda veida pakalpojumu sniedzējiem, bet kopumā var pieminēt, ka digitālo pakalpojumu akts īpaši reglamentē prasības uz ļoti lielu platformu un ļoti lielu meklēšanas programmu neatkarīgajām revīzijām, piekļuvai datiem un kontrolē citas starpā stāsts par iespējām zinātniekiem, pētniekiem piekļūt pie platformu datiem attiecas tieši uz ļoti lielām platformām. Tātad, un līdz ar to atbilstoši digitālo pakalpojumu akts paredz noteiktu procedūru, kā reģistrēt pārbaudītus pētniekus, viņiem vēršoties pie savas reģistrācijas valsts koordinātora un saņemt šo piekļuvi datiem, un kādā veidā tad šie dati varētu tikt izmantot. Pēc būtības tas ir stāsts par to, ka pētnieki, izmantojot lielo platformu datus, veic pētījumus un rada, šo pētījumu kaut kādus ziņojumus, jeb rezultātus, kas ir brīvi pieejami bez maksas visai sabiedrībai. Viņi darbojas visas sabiedrības labā un izmanto šīs iespējas, kuras saistībā ar datiem, dažādiem datiem, tiek nodrošinātas lielo platformu vidē. Tad, protams, ļoti liels uzsvars ir uz dažādām ļoti lielu platformu atbilstības uzraudzības funkcijām. Tur ir arī stāsts par to, ka Eiropas komisija uzrauga šīs ļoti lielās platformas. Tām platformām pienākums arī rēķināties ar noteiktām uzraudzības maksām. Tad ir stāsts par to, kādā veidā var tikt izmantot dažādi standarti, rīcības kodeksi tieši reklāmai, piekļūstamībai, kā būtu jārīkojas krīzes situācijās un tam līdzīgi. Ja ir interesi, tie panti atzīmēt, tur var arī viņus papētīt, pastudēt. Vienkārši varbūt šī nebūtu tā īsti šīs dienas tēma, bet pieminēt, jā, šķita, ka tas būtu liederīgi. Kas ir vēl ļoti nozīmīgs priekš platformām, ka neskatoties uz to, ka platformām ir ļoti daudz dažādu pienākumu, viņām ir arī zināmā mērā tiesības. Un šīs tiesības nosaka šis 23. pants aizsardzību pret nepareizu izmantošanu. Pēc būtības tas ir stāsts par to, kādās situācijās platformas var un kā var rīkoties, ja viņas konstatē
viņu pakalpojumu nepareizu izmantošanu. Būtībā platformas ir tiesīgas pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, pārtraukt sūdzību un ziņojumu izskatīšanu, ja viņas konstatē, ka attiecīgi pakalpojumu izmantošana ir acīm redzami nelikumīga, vai attiecīgi sūdzības uz ziņojumi ir regulāri un regulāri sniegti nepamatoti. Vienīgi jāatcerās tas, ka ja platformas šādas savas tiesības izmanto, viņām vienmēr ir jābrīdina. Pakalpojumu sniedzējs varbūt nedaudz ir savādākas situācijas, kad saturs ir acīm redzami un ļoti būtiski nelikumīgs un aizskaļ, tas ir pēc būtības pakalpojums ierobežojums nekavējoties bez brīdinājuma, bet to šī brīdī es tā kā neanalizēšu tālāk. Princips ir tāds, ka praktiski jebkurā gadījumā, kad ierobežo pakalpojumu, par to ir jābrīdina. Tomēr var papētīt tās situācijas, kurās ir jāspēj platformām rīkoties tik ātri, kad brīdināšanai tur nav laika un brīdināšanas procedūra var kaut kādā mērā pat radīt kaitējumu citām personām, ja šis saturs ir izteikti acīm redzami nelikumīgs un var radīt milzīgus riskus. Un kas ir svarīgi, platformai visas šīs savas rīcības, ja paredzamās rīcības modeļus saistībā ar nepareizu pakalpojumu izmantošanu ir viennozīmīgi jānorāda savos pakalpojumu noteikumos. Tā skaitā tad arī pastāstot par to, kādas šai platformai ir tiesības attiecīgās situācijās. Pēc būtības lielos vilcienos pabeidz savu ātro stāstījumu par svarīgākajiem momentiem saistībā ar prasībām un šo prasību neievērošanu, tātad attiecībā uz digitālo pakalpojumu aktu. Te ir apkopota informācija kas varētu noderēt saistībā ar digitālo pakalpojumu aktu, tātad saitus pašu digitālo pakalpojumu aktu, Eiropas komisijas tāds skaidrojums par digitālo pakalpojumu aktu, jeb zināmā mērā tāda kā reklāma. Tālāk šī jaunā regula, īstenošanas regula saitos šo attiecībā uz pārskatāmības prasībām, tad ir komisijas ieteikums atbilstoši, kuram var noteikt, vai attiecīgais uzņēmums ir vai nav mikro un mazais uzņēmums. Tad ir saite uz Eiropas komisijas, būtībā datubāzi, kurā ir iespējams apskatīt ļoti lielās platformas. Un, kas ir nozīmīgi, ir arī saite uz Eiropas komisijas datubāzi, tā saucamo pārdzemības datubāzi, Transparency Database, kurā būtu jāpublicē visi savi pamatojumi tām platformām, kas kaut kādā veidā ir ierobežojušas pakalpojumu lietošanu un kuras, būtībā nav mazie un mikro uzņēmumi. Tātad saistībā ar šo pēdējo es jau it kā minēju, bet ja gadījumā Latvijā ir platformas, kas vēlas savus paziņojumus, ja viņas nav, piemēram, ja viņas joprojām ir mazie vai mikro uzņēmumi, bet vēlas savus paziņojumus paziņot Eiropas komisijai, vai arī ir platformas, kuras jau ir tādi uzņēmumi, kas nav mazie un mikro, un ierobežo pakalpojumu sniegšanu, un viņiem tādēļ šos pamatojumus būtu jāpaziņo Eiropas komisijai, tad viņiem noteikti būtu jāvēršās pie mums. Mēs nodrošinātu saziņu ar Eiropas komisijas attiecīgiem servisiem, kas palīdzētu iegūt šo piekļuvi, un tad attiecīgi tur pēc noteikts metodoloģijas būtu šie te visi pamatojumi, viņi saucās pamatojumi, statement of reasons, būtu tur jāpublicē. Tad Latvijā, cik mēs zinām, ir šobrīd tikai viena platforma, kas to dara, bet mums šķiet, ka būtu jābūt vairāk platformām, un līdz ar to tieši šim momentam mēs tikai turpmākajā laikā pievērsīsim uzmanību un patiesībā vēlētos saņemt tieši no pakalpojumu sniedzējiem šo interesi, lai varētu tālāk nokomunicēt viņu ar Eiropas komisiju un nodrošināt to, ka arī Latvijā attiecīgi platformas ir izpildījušas
šo te reģistrācijas prasību un publicē savus pamatojumus šajā Eiropas komisijas Transparency datubāzē. Nu, būtībā mans stāstījums šobrīd ir pabeigts, un es tā kā varētu tagad mēģināt noskaitot jautājumus, varbūt tādi ir uzdoti. Jā, Daini, paldies par prezentāciju. Mums ir vairāk jautājumu čatā ierakstīti. Es tad varētu nolasīt, lai tev būtu ērtāk. DPA 17. panta 2. punkta pēdējais teikums saka, ka nevajag pamatojumu, ja ir maldinoši liela apjoma komerciālais saturs. Vai tas varētu būt domāts, kas pamotājus un botus var banot bez pamatojuma, bet tikai tad, ja viņi spamo komerciālu saturu, nevis, piemēram, politisku? Tā, tūlīt vien mirklīti atvēršu. 17. panta 2. punktu. Tā. Jā. Jā, nu es teiktu tā, ka te ir stāsts par maldinošu un liela apjomu komerciālo saturu. Vairāk elementi ir šajā, diezgan blīvs teksts. Šajā vienā teikumā ir ielikts iekšā tātad maldinošs, liela apjoma un vēl komerciāls saturs. No vienas puses uzreiz teiktu tā, jautājums par komerciālo saturu varbūt ir vēl diezgan diskutējums, jo patiesībā, pat ja tā ir politiskā reklāma, ja par to ir samaksāts, tad tam, kas šo reklāmu izplata, viņam veidojas saikne ar kaut kādām saimnieciskajām interesēm. Tātad es teiktu tā, es viennozīmīgi nevarētu pateikt, ka tas neatiec uz politisko reklāmu. Drīzāk es teiktu tā, ka ja boti tiek izmantoti maldinoši, nu tātad kaut kādā veidā, lai ģenerētu kaut kādas plūsmas vai veidot pēc būtības maldinošos modeļus arī zināmā mērā, un tas notiek lielā apjomā, es teiktu, ka te varētu būt pazīmes, ka jā, ka šis izņēmums varētu tikt piemērots. Tad būtu baigi interesanti, šito varētu uzdot Eiropas komisijai pat pajautāt, kā viņi šo te interpretē. Interesanti, jā. Ir zināms to, ka vismaz mūsu novērojumi ir tādi, ka šajā te paziņojumu datubāzē tur praktiski, nu, teiksim, tā ir norādīti tādi pamatojumi datubāzē, tādi pamatojumi, kas ir jebkāda veida saturam. Tur nevienmēr, tur praktiski komerciālo būtu stipri jāpameklē vēl. Un tas, ka tur ir boti, tā ir vienkārši tehnoloģija. Ja bots ir maldinošs vai ļaundabīgs kaut kādā citā veidā, viņš pēc būtības ir neatļauts pakalpojumu izmantošanu. Un jā, un tieši bots varētu būt tāds moments, kas norāda uz to lielu apjomu, jo bota jēga ir pēc iespējas ātrāk dabūt lielāku apjomu un masveidīgumu, un tas varbūt pat varētu būt tas acīm redzamākais kritērijs, kura dēļ tad tieši šis te varētu tikt. Bet no tā es redzu, piemēram, kad es paskatījos šajā te datubāzē, ka tur tomēr viņi liek iekšā šos te pamatojumus un mēģina pamatot praktiski visu. Es pieļauju, ka šīs lielās platformas to dara izmantojot automatizētus līdzekļus. Līdz ar to viņi pēc būtības viņiem varbūt arī pat nepastāv jautājums izmantot vai neizmantot šo punktu. Drīzāk teiktu tā, ka standarta variants, ka šāds izņēmums nav, bet ja tomēr kādam starpniecības pakalpojumu sniedzējiem šķiet, ka tur varētu izmantot, tad viņam drusku jāiespringst vairāk ir. Bet ja viņš viņu neizmanto, viņš var tā teikt kopumā visu pieeju attiecināt uz jebkāda veida neatļautu pakalpojumu izmantošanu. Jā, tas ir tāds diezgan interesants jautājums, par kuru varētu varbūt painteresēties tieši kā to skaidro šī brīdī Eiropas komisija. Tāda ļoti laba atbilde man nebūs, bet jautājums ir ļoti labs. Nē, šī ir laba atbilde, jā, vienkārši jūs pārdomas, jā, par to, jā. Paldies!
Jā, paldies. Tā, paldies. Nākamais jautājums. Vai DPA skārtu arī produktus, ja to distances tirdzniecība ir aizliegta? Piemēram, e-cigaretes tiek tirgotas TikTok vai Telegram. Kā arī informācija ir Google Maps uz vietnēm citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai ārpus, kur ir atļauta e-cigarešu distances tirdzniecība. Vai atbildīgās iestādes, piemēram, valsts policija un vide, var šo aktu izmantot savā labā, lai bloķētu tādas tiešsaistes saskarnes? Jā, no mūsu skatu punkta viennozīmīgi, jo, ja iepazīstās, piemēram, ar 9. panta rīkojumiem, mūsu ieskatā tieši šādās situācijās šis pants būtu piemērojams. Šeit tādā gadījumā, ja mēs redzam, ka šie produkti, tātad te varētu sadalīt, ja šie produkti tiek tirgoti, piemēram, Facebookā, jau platformā, tad var vērsties pie platformas, un platformai būtu jāpasaka, ka šādus produktus, šādu saturu nedrīkst pieļaut tieši Latvijas pakalpojumu saņēmējiem. Tas nozīmē, ka tātad, ja citās valstīs tas ir atļauts, viņi to valstu lietotājiem to ļautu, bet Latvijas tad nedrīkstētu. To arī nosaka šī 9. panta, man liekas, prasības, ka jāpasaka tas apjoms, kādā tad tu kaut kādu ierobežojumu uzlikti. Otra lieta ir, ja tā ir vietne, kas pati par sevi nav platforma, un, piemēram, attiecīgā iestāde izdod rīkojumu par šīs vietnes bloķēšanu, tad patiesībā veidojas sasaiste ar infrastruktūras starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, elektroniskiem komersantiem, ja šī iestāde vēlas bloķēt šīs vietnes piekļūstamību Latvijas interneta tīmeklī. Tad tādā gadījumā elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji jau darbojas kā starpnieki, un šis lēmums tiek sūtīts viņiem, un attiecīgi viņi tad bloķē, priekš Latvijas lietotājiem, Latvijas tīmekļa vidē šīs vietnes nebūs pieejamas. Un šeit būs stāsts vairs nevis par platformām, bet te būs stāsts ar, rīkojuma nosūtīšanu, rīkojuma izpildes prasību elektronisko sakaru komersantiem internetu provideriem. Vai es atbildēju? Kā Arnim ir pacelta roka, droši vien kāds komentārs. Jā, no ekonomikas ministrijas es par šo pašu jautājumu gribēju papildināt, ka šīs pilnvaras uz satura novēršanu par 9. pantu. Pamatā tās pilnvaras, kas attiecās uz bloķēšanu, tiek noteikts pašu iestāžu viņu normatīvais aktos. Proti, digitālo pakalpojumu akts tikai pasaka, ka ja viņām ir šādas pilnvaras, tad viņi attiecīgi informē digitālo pakalpojumu koordinātoru. Bet tad tādā gadījumā, ja mēs skatāmies uz, protams, noteikti ir aizliegums, kas ir tabaks likumā šķiet, bet pilnvaras vidam ir noteikts likumā par nodokļiem un nodevām. Un attiecīgi, cik mēs zinām, šobrīd VIC var ierobežot domēnu vārdus, un tagad viņi virs grozījums par tīmekļu vietņu bloķēšanu, bet attiecībā, piemēram, uz konkrēta satura platformas ietvaros, šķiet, ka viņi šādas pilnvaras sev šobrīd neparedz. Līdz ar to tīmekļu vietnes viņi varēs bloķēt, bet vai viņi varēs uzdot konkrētai platformai izņemt kaut kādu satura vienību, par to es šaubos, bet iespējams viņi veiks kaut kādas izmaiņas tajos likuma grozījumos, ko viņi virza šobrīd. Pamatā. Jā. Paldies, Arni. Jā, bet papildus tam, ko Arnis tikko teica, es varu pateikt, ka arī iestādēm ir tiesības izmantot šajā tiesību aktā paredzēto notice and action. Viņas ir pietiekoši kompetentas, lai viņas ziņotu platformai par nelegālu saturu. Neskatoties uz to, ka, piemēram, nav precīzi noregulētas šīs iestādes tiesības pašai pieņemt lēmumus par kāda satura izņemšanu, viņas var darboties pietiekoši labi kā ziņotāji, kas informē platformu par nelegālu saturu. Tas ir stāsts par šiem te kontaktpunktiem, uz kuriem šīm iestādēm būtu tiesības arī ziņot. Tātad ne tikai teiksim, stāstīt par rīkojumiem, bet arī vienkārši paziņot. Un tad, attiecīgi, ja platforma nereaģē uz šādiem ziņojumiem, tad tas arī ir jautājums, ja tā ir, piemēram, ļoti liela platforma, var runāt par sistēmiskiem riskiem. Nereaģējot uz šādiem ziņojumiem, neizskatot viņus.
iespējams viņa veido tādus riskus, ko būtu pienākums izskatīt pat Eiropas komisijai. Jo patiesībā bez tā, ka platformai ir pienākums pienācīgi respektēt rīkojumus, viņai ir arī pienākums pienācīgi respektēt ziņojumus. Tāpēc es teiktu tā, ka šis tiesību akts paver iespēju arī jebkurai personai pēc būtības ziņot. Vienkārši varbūt iestāžu ziņojumi varētu būt tādi jaudīgāki un varbūt vairāk noformulētāki un pamatotāki, tā skaitā ar dažādām iestāžu kompetencēm. Pat arī tad, ja iestādē nav kompetence tieši kaut kādā veidā izdot kaut kādu administratīvu aktu, piemēram, par bloķēšanu. Viņa vienkārši pietiekoši kompetenti var ziņot par pārkāpumu un sagaidīt, ka šis ziņojums tiek respektēts. Paldies! Iesim pie nākamā jautājuma. Jautājums par mitināšanas pakalpojumu kvalifikāciju. Situācija. Internet veikals ļauj pircējiem izveidot kontu, kurā uzglabā klienta informāciju, piemēram, personas dati, maksājuma vajadzībām, pirkuma vēsture un vēlmju saraksts. Vai jūsuprāt tā skaitītos mitināšana? Un klāt pierakstīts arī prātojums. Tā kā mitināšanas pakalpojumam vienlaikus jābūt arī informācijas sabiedrības pakalpojumam, varbūt šāda konta esamība neizpildītu vai nevienmēr izpildītu informācijas sabiedrības pakalpojuma definīcijas pazīmi. Sniedz pēc pakalpojuma saņēmēja individuālu pieprasījumu vai parasti sniedz par maksu. Attiecīgi nebūtu arī mitināšana. Jā, es teiktu tā, ka ja ir interneta veikals un viņš pie sevis online vidē savāc informāciju par saviem sadarbības partneriem vai klientiem vai ko, es teiktu, ka tā nav, viņš pēc būtības apstrādā to informāciju, ko viņš pats ir pieprasījis, un tā ir viņa paša iegūtā informācija, ko viņš glabā sev. Labi, lietotājs ir uztaisījis savu profilu, savu kontu. Manuprāt, tik tālu, cik tālu tas konts ir pieejams tikai pašam tirgotājam. Un netiek nekādā veidā, nav pieejams citiem lietotājiem. Tad mitināšanas tādas pazīmes tā kā nevar saskatīt, jo tas tikpat labi būtu, kad jūs bankai iesniedziet savus, kaut kādas personas datus ar kaut kāda līguma noslēgšanu, jūs arī nerunājat par to, ka jūs iesniedzāt bankai šos datus mitināšanai. Jūs vienkārši vēlaties ar banku noslēgt šo līgumu par kaut kādu pakalpojumu sniegšanu. Vai pie teleoperatora jūs vēlaties uz nomaksu paņemt telefonu, piemēram, jūs aiziet un savus datus sniedziet, jūs jau nesakat, ka jūs mitinat tos datus pie pakalpojumu sniedzējiem. Jums vairāk šis te mitināšanas pakalpojums, viņš būtu saistāms ar to, cik stipri lielā mērā šis citu personu veidotais saturs, par kuru pašam, šī pakalpojuma sniedzējiem nav kontrols, ir pieejams citām personām. Jā, es tā to skaidrotu. Es drīzāk teiktu, ka nē, ka tur nav mitināšana. Arī, ja tā informācija ir pieejama tam klientam, kurš nevis tikai tam pakalpojums sniedzējiem, bet arī pašam klientam ir iespēja iet savā kontā un tur kaut ko izlabot info vai apskatīties pirkumu vēsturi un tā, jā. Jā, tas ir, tātad tie ir viņa paša dati, viņš skatās pats savus datus. Tur veidojas tas, ka skaidrs kaut kādu informāciju glabā šis pakalpojums sniedzējs, bet tik plaši skaidrot, tā definīcija ir arī vienkārši plaši baigi, jā. Negribētos, jā, es saprotu. Informācijas sabiedrības pakalpojums tas viennozīmīgi ir, bet tur neveidojas tas starpnieciskais moments, jo patiesībā tur ir tikai divas puses. Viena puse, kas pati sniedz informāciju, otra puse, kas pēc būtības to informāciju vai pieprasa vai apstrādā kaut kādiem tikai šo divu personu starpā esošajiem kaut kādām vajadzībām. Un te neveidojas tā starpniecība, kas ir pamats, piemēram, digitālo pakalpojumu akta jēgai. Te neveidojas starpniecība tāda, ka kaut kas ir pa vidu, lai šī informācija, šīs citas personas informācija nonāktu pie vēl citām personām. Te neveidojas tas moments. Tas jau laikam, vai tad tas ir obligāts, ja kaut kādas tās pašas mākoņu datu vietnes, kas glabā, tur jau arī no citām personām, vai neobligāti katrā ziņā. Tur ir tā jēga,
tur nedaudz tagad no galvas neatceros, kurā tur preambulu var palasīt, bet jēga ir tieši visa digitālo pakalpojumu akta jēga, viņa ir starpniecības pakalpojuma. Vārds starpniecība ir tādā jēgā, kad kaut kā pakalpojums sniedzējs ir starpnieks starp divām citām personām saistībā ar kaut kādu noteiktu saturu vai pakalpojumu izmantošanu. Te ir vajadzīgs vēl, te iztrūkstās, teiksim, trešās personas vai trešo personu. Pagaidām tāda internetu veikals, kas glabā šos datus, te tikai viņu attiecības. Te neveidojas tāda. Viņš var pateikt, ja viņam, piemēram, te neveidos tā starpniecība. Es varbūt nebija, jautājums arī diezgan interesants, bet es starpniecības momentu neredzu. Nē, tā arī liekas saprātīgi, jā. Paldies. Paldies, mums vēl daži jautājumi ir atlikuši par iestāžu rīkojumiem, DPA 9. pants. Ja ir runa par ārvalsts pakalpojumu sniedzēju, vai te nav problēma ar iestāžu jurisdikciju? Proti DPA 9. panta 2. punktā apakšpunkts prasa iestādē norādīt rīkojumu tiesisko pamatu. Vai Latvijas likums mums dod tacam tiesību izdot saistošu rīkojumu, piemēram, Lietuvas pakalpojumu sniedzējam? Vai līdz šim tādi gadījumi netika risināti, vai nu vienkārši bloķējot vietni Latvijā, vai arī starptautiskās sadarbības ietvaros, piemēram, Latvijas iestāde lūdz Lietuvas iestādēji tikt galā ar savas valsts komersantu, nevis pati patiešo izdod rīkojumus? Stāsts par to, kā Latvijas iestāde varētu adresēt kaut kādus savus iebildumus vai pieprasījumus kādai citai iestādei, nav stāsts par DSA. Tas būs stāsts, kāds normatīvais akts regulē šīs iestādes kompetenci, teiksim, apkarot kaut kādu saturu vai apkarot kaut kādas darbības. Bet rīkojums būs tātad, labi, mums ir iestāde, Latvijas iestāde, kas Lietuvas uzņēmējiem adresē kaut kādu rīkojumu, kaut ko izdarīt. Tātad šī rīkojuma izdošana un adresēšana šiem Lietuvas uzņēmējiem būs kaut kāda cita likuma stāsts, bet izdodot šādu rīkojumu, Latvijas iestādē ir pienākums pastāstīt koordinatoram, ka mēs izdevām šādu rīkojumu šādai te personai. Un koordinators vienkārši šo informāciju piereģistrē un nodot citu valstu koordinatoriem un Eiropas komisijai. Un tas arī ir viss. Savukārt Lietuvas komersantam, ja viņš ir starpnieks, viņam ir pienākums saņemot šādu rīkojumu, atbildēt Latvijas iestādēji, jā, mēs rīkojumu saņēmām, jā, mēs tur to izdarīsim, vai nē, mēs to neizdarīsim. Ja Lietuvas komersants pasaka, nē, mēs to neizdarīsim, tad tas vienalga paliek Latvijas tās iestādes un tā komersanta starpā stāsts. Koordinators tur neiesaistās. Koordinators varbūt var iesaistīties, ja Lietuvas šis komersants būtu ļoti liela platforma un veidotos sistēmiskie riski kaut kādi, kuru dēļ viņa rīcība nepildot kaut kādu rīkojumu, citas iestādes veido šo sistēmiskos riskus, bet standarta variantā tas tā nebūs. Tad tās iestādes principā, iestāde ar to lietuvieti tur savā starpā, tā teikt, strīdēsies, ies uz tiesām vai neies uz tiesām, koordinators vienkārši piefiksēs to informāciju, ka rīkojums nav izpildīts. Un to arī pateiks citiem koordinatoriem. Tur ir tas, ko Ārnis nedaudz minēja iepriekš. Viņš vērs uzmanību uz to, ka stāsts par to, kāda ir kompetence izdot rīkojumus, kādiem viņiem jābūt un uz ko viņi vērst, tas ir citu likumu stāsts. DSA stāsts ir tikai par to, ka uz tiem rīkojumiem viņus ir jārespektē šiem saņēmējiem, bet šo rīkojumu izdevējiem par to ir jāpastāsta koordinatoram. Tā, lielos vilcienos. Kāds jums tācam, piemēram, ir kaut kāds plāns vai idejas kaut kā par tirgus uzraudzības ziņā tieši uz kaut kādām ārvalstu platformām arī sūtīt tos rīkojumus vai kaut ko kontrolēt? Es nezinu, tur kaut kādas Vācijas autotirdzniecības vietnes vai vienalga kaut ko tam līdzīgu. Es domāju, ka noteikti kaut kādos gadījumos tas ir ļoti aktuāls jautājums. Varbūt mums tagad, nezinu, būtu vērts parunāt ar tādām platformām kā Temu, Shein, kur varbūt kaut kas nav kārtībā ar produktiem. Un kāpēc gan nē? Es zinu, ka citas valstis nemaz nekautrējas. Itāļi ļoti mierīgi liek izdot rīkojumus, piemēram, patērētāju tiesību jomā dažādām citu valstu platformām,
uzliek sodus un uzliek pienākumus kaut ko novērst. Tas pēc būtības neierobežo. Mums jau neviens likums neierobežo vērsties pret jebkuru tirgotāju, jebkuru pakalpojumu sniedzēju arī ārpus Latvijas. Jautājums ir, kā mēs noformēsim mūsu šo te rīkojumu, piemēram, administratīvo aktu, jo digitālo pakalpojumu akts 9. un 10. pantā runā arī par valodām. Ja mums valsts valodas likums pasaka, ka tam mūsu administratīviem aktiem jābūt valsts valodā, mums jārēķinās ar to, ka papildus tam, ja mēs gribam, lai mums to rīkojumu izpilda, jo risks ir tāds, ja Latvijas iestāde savu rīkojumu nebūs noformējusi tā, kā to paredz 9. vai 10. pants, viņai ir risks, ka šis rīkojums varētu tikt neizpildīts. Un viņai būs diezgan grūti, jo viņai pēc būtības ir pienākums noformēt rīkojumu atbilstoši šīm prasībām. Bet, ja viņa to ir izdarījis, tad neatkarīgi no tā, kādas valsts tas adresāts ar šim rīkojumam, viņš ir jārespektē, un attiecīgi tas stāsts, kā viņš to dara, tad jau tas viņu vienalga paliek šīs iestādes un tā pakalpojums sniedzēja starpā. Bet principā ir tā, jā, Latvijas iestāde var vērsties arī ar rīkojumiem pie citu valstu pakalpojumu sniedzējiem. Te vēl ir jautājums, piemēram, te ir arī digitālo pakalpojumu kontekstā svarīga digitālo pakalpojumu koordinātoru sadarbība. Un mums ir iespēja arī tā, ka mēs varam izmantot šādu pieeju, ka mēs vēršamies paši pie pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, patērētāju tiesību aizsardzības centrs tirgus uzraudzības jomā vēršas pie kaut kādas platformas. Saskaņā ar patērētāju tiesību un preču drošuma likumiem viņš vēršas, bet nesaskaņā ar DSA. Bet, ja mēs redzam šeit pārkāpumus saistībā ar DSA, tātad netiek, piemēram, kaut kādas tirgotāju izsekojamības prasības ievērotas vai kaut kas, mēs zinām, ka platforma ir reģistrēta, piemēram, Īrijā. Mēs savācam pierādījumus, noformulējam prasījumu un sūtam šādu te sūdzību pēc DSA jēdzieniem Īrijas koordinatoram, un Īrijas koordinators tad attiecīgi savā valstī var vērsties pie šīs te platformas. Jautājums, ja, piemēram, vai viņš to darīs vai nedarīs, visticamāk, ka tur būs pietiekoši skaidrs un tie pierādījumi būs pietiekoši labi, un viņš vēl pats kaut ko konstatēs, viņš tur varētu arī panākt, bet ja viņam šķitīs, ka Latvijas koordinators nav pietiekoši labi tur kaut ko izvērtējis vai argumentējis, varētu tikt saņemts atteikums. Tad pa vidu var arī iesaistīt Eiropas komisiju, kas palīdz šādu situāciju risināt. Ja tieši tā, ja runājam par DSA pārkāpumiem, tad ir iespēja izmantot arī šo te sadarbības tīklu. Divējāda situācija. Patērētāju tiesību aizsardzības centram ir tā, ka mēs vienlaicīgi esam digitālo pakalpojumu akta kompetentā iestāde un koordinators, bet tās funkcijas mums ir nodalīts, un mēs esam arī administratīvā iestāde, kas patērētāju tiesību aizsardzības jomā un tirgus uzraudzības jomā izdod rīkojumus. Un tad mēs sanāk, ka mēs izdodam rīkojumu, mēs paziņojam paši sev tā kā koordinatoram, un vēl mums ir, teiksim, mēs varam lemt, varbūt kaut kādas lietas tur ir skatāmas jau digitālo pakalpojumu akta pārkāpumu kontekstā, un varbūt var izmantot digitālo pakalpojumu koordinātoru sadarbību. Jā, tas viss tā mums galvā ir, bet praksē vēl nav nekas tāds bijis. Līdz ar to diezgan grūti tā no praktiskā skatu punktu nokomentēt. Okay, paldies. Jā, paldies. Un šobrīd vēl pēdējais jautājums par DPA 32. pantu. Platformai jāinformē tik līdz uzzina, bet tai nav pienākumu monitorēt. Pareizi, tas ir platforma, drīkst nezināt. Tas ir pants, tas, kas ir pārnācis no elektroniskās komercijas direktīvas, kas ir aizliegums uzlikt vispārēju monitorēšanas, jeb uzraudzības pienākumu. Ja? Tā 30. jūs minējāt, ja? 32. 32. Tas 32. pants ir, ja par DSA, tad tas ir tiesības uz informāciju. Tiešām 32.
Nu, jā, jūs teicāt ļoti foršs pants, un tad patērētāji varēs saņemt informāciju. Tas vienkārši tā aizdomājos, ka, tādā ja ziņā. platforma nezina, tad arī neko neinformēs. Tur ir viens cits pants īstenībā, kas platformai, es no galvas viņu neatceru, obligation. Vispārējais monitorēšanas pienākums ir aizliegts, bet specifiskas informācijas monitorēšanas pienākums ir atļauts. Un tad uz vēl jautājums, cik lielā mērā mums Eiropas Savienības tiesas praksē arī viena vai dažas lietas bijušas, kur tas ir vērtēts. Es tūlīt pastīšos, kurš tas pants tieši ir. Daini, 8. pants. 8. Vispār jā. monitorēšanas pienākumu neesamību. Princips ir tāds, Eiropas Savienības tiesas praksē jau ir bijis spriedums, ka ja vienreiz platformā ir pateikts, ka šī prece ir nedroša vai neatbilstīga, tas vairs nav vispārīgais monitorēšanas pienākums, bet tas jau ir speciāls. Viņi jau zina, par ko tieši konkrēti runa, viņi bez būtības nedrīkstētu pieļaut šāda produkta piedāvāšanu. Tāds vispārīgi ātra atbilde. Es tikai iedomājos, tad arī tā modelējot situāciju, ka ja es būtu tā platforma, tad es vienkārši neievāktu datus par to, ko tie tirgotāji tirgo. Un tad es teiktu, bet es jau arī neko nevaru zināt, un es nevaru informēt, jo es nezinu, kurš ir tieši šo te preci tirgojis, piemēram, vai kurš viņu ir nopircis. Tur drīzāk būtu jāskatās tā, ja platformā ir iespējams identificēt, tātad ir paziņots, ka kaut kāds produkts ir neatbilstīgs, nezinu, nosaukums tur modelis, un pēc būtības šāds pats produkts ar šādām pašām identifikācijas pazīmēm parādās, tas nav īsti ok, jo platformai būtu jāmāk uzreiz ielikt savos filtros un pateikt, tā pilnīgi visu, kas saistās ar šito ir jāfiltrē nost. Un tad tas būtu speciālā filtrēšana, speciālā monitorēšana. Viņai nedrīkstētu uzlikt pienākumu tā, jums vispār kopumā platformā ir pienākums uzraudzīt visas nedrošās preces saskaņā ar kaut kādu datubāzi. Plašu pietiekoši. Tad platforma varētu pateikt, nē, klausies, šitas jau ir pilnīgi tāds pārāk vispārīgs pienākums, kur mums jāuzrauga pilnīgi viss saistībā ar visu. Tas neies cauri un tas ir aizliegts ar digitālo pakalpojumu aktu. Bet, ja ir pateikts, prece tāda un tāda, viņa ir tur tāda un tāda neatbilstīga, tad viņa ir neatbilstīga ne tikai priekš viena tirgotāja, viņa arī priekš citiem ir neatbilstīga pēc būtības. Es domāju, ka saistībā ar šo būs diezgan interesanti, jo tur ir jāsaprot, ka patiesībā viena un tā pati prece var dažādi tikt ievietota kā piedāvājums vai kā reklāma. Tie identifikātori var būt dažādi vai nedaudz atšķirīgi vai kādi, vai tiešām platforma mācēs noķert viņu tajā miljardu datu tajā mākonī lielajā. Tas arī vēl jautājums ir. Tas, protams, tas, ka platformām ir savi filtrēšanas mehānismi un viņi izmanto mākslīgo intelektu un vēl kaut ko, tas ir neapšaubāmi, bet vai visos gadījumos mācēs noķert. Tāpēc patiesībā vienmēr ir labi, ka paralēli tam iestādēm ir jāatcerās, ka viņām ir arī šis te notification. Viņi var notifikācijas sūtīt platformām, viņiem jāmeklē. Tātad, jebkurā gadījumā, ja uzraudzības iestādē ir vajadzība noskaidrot, kā sazināties ar platformu, varat vērsties pie mums. Mēs varēsim palīdzēt, ja šī platforma ir reģistrējusies šajās Eiropas komisijas datubāzēs. Varbūt tādi platforma pakalpojumi, kuru sniedzēji nav reģistrējušies, bet ja mēs zinām, kurā valstī šī platforma ir reģistrēta, mēs varam šo informāciju pieprasīt tās valsts koordinatoram un noskaidrot, kā sazināties ar šo platformu. Un platformai, redzot kaut kādu tādu preci, kas nav atbilstīga, ir vērts paziņot un pateikt, ka šis te nav labi, ka jātiek galā ar šādu te piedāvājumu. Tikpat labi tā var būt arī dezinformācija. Tas ir ļoti grūti. Tas ir, principā, dezinformācija, tur naida runa un vispārējais. Tas vispār ir priekš mums kā patērētāja tiesība diezgan sveša joma. Vēl ir autortiesības, vēl ir vēl ļoti daudz dažādas citas tur intereses, kur mēs neesam speciālisti. Mēs ļoti paļaujamies uz citām iestādēm, ka viņas apzinās šīs te iespējas apkarot šādu saturu un ka kopā mēs varam attiecīgi pietiekoši efektīvi darboties, lai kaut kādā veidā neļautu tam attīstīties.
Jā, Arnim roka pacelta. Lūdzu, Arni. Jā, es Kāds gribēju tikai komentārs? papildināt par to, ka tirdzniecības platformai jau pēc DSA ir jāievāc informācija par tirgotāju. Otrs ir tas, ka ir ik pa laikam parādās kaut kādi tādi, neteiksim, ka ierobežojumi, bet mēģinājums izņēmumi, bet mēģinājums kaut kādu izņēmumu paveidu taisīt no šī vispārējās monitorēšanas pienākumu neesamības. Piemēram, šobrīd arī tik virzīt grozījumi atbilstības novērtēšanas likumā, kas izriet no vispārējais drošuma regulas, ka ja, piemēram, tāds uzdos platformai izņemt konkrētu preci no savas tirdzniecības platformas, viņi var arī uzdot izņemt identisku saturu, ja tas atkal parādās, jo, piemēram, tirgotājs saturs tiek izņemts, bet pēc kaut kāda laika viņš ievieto atpakaļ. Protams, ir tā norma diezgan tajā regulā tā veigli definēta. Skatīsimies praksē, kā tas tiks īstenots, kā sapratīs šo identiskumu. Tāda īsa piebilde. Pauls, varētu pameklēt, ka tik es neaizmirstu, jūs varbūt man atgādināt, atsūtiet uz e-pastu kādu ziņu, vienu Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Viņš ir kādu gadu pusotru vecs, varbūt tā, kura šis moments ir analizēts tieši saistībā ar produktiem, ar līdzīgiem produktiem, tieši ar šo vispārējo monitorēšanas aizliegumu un ļaušanu monitorēt, teiksim, pieļaušanu monitorēt speciāli kaut kādu nelegālu produktu. Ok, labi, atgādināšu. Paldies. Skatos, kā čatā vēl ir Vladislavs pierakstījis tādu komentāru jautājumu, droši vien saistībā ar šo pēdējo jautājumu, bet ir pienākums par preces atbilstību. Tur ir, ja Vladislavs, ja es pareizi saprotu, tad par preces atbilstību tas stāsts, ka patiesībā platforma nedrīkst pieļaut tādas preces, kuru atbilstība Eiropas Savienības prasībām nav apstiprinājis pats tirgotājs. Tirgotājs, pēc būtības viņam būtu pienākums, viņš tagad kaut kādu preci izdomājis tirgot Eiropas Savienībā, viņam ir pienākums bez tā, ka viņš platformai iesniedz visu informāciju par šo pienākumu, arī kaut kādā veidā apstiprināt, ka jā, es apliecinu, ka šī prece atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem, prasībām, tā. To tā kā DSA paredz. Protams, platforma var nezināt pilnīgi visus Eiropas Savienības tiesību aktus par kaut kādām atbilstībām vai kaut ko, bet, ja ir kaut kāds gadījums saistībā ar šo, tad platforma var teikt tā, jā, mums tikai apstiprinājums bija, mums nebija nekādas bažas vai pamatu uzskatīt, ka viņš neatbilst, bet jā, ja viņš ir bijis nepatiess, mēs ir gatavi ātri reaģēt un attiecīgi risināt šo jautājumu un nepieļaut vairs attiecīgo piedāvājumu vai vispār pārdevēju izslēgt ārā no savas platformas. Es domāju, tas tā varētu kaut kā nostrādāt praksē. Jā, skatos, ka Vladislavs ir pierakstījis, jā, tad acīm redzot atbildi ir saņēmis. Skatos, ka komentāros jautājumu, čatā vairs jautājumu nav uzdoti. Ja kādam vēl ir kāds jautājums, tad ir pēdējā iespēja to darīt. Droši varat pacelt arī virtuālo roku un jautājumu uzdot mutiski. Izskatās, ka roku nav, komentāru nav. Tad jautājumu arī. Acīm redzot, vairs nebūs. Un tad teikšu lielu paldies Dainim un visiem par dalību šajā webinārā. Vēl atgādinu tādu praktisku informāciju, ka tātad webināra ieraksts drīzumā tiks publicēts un būs skatāms Patērētāju tiesību aizsardzības centrā YouTube kontā un arī mājaslapā. Paldies vēlreiz un skaistu mierīgu visiem dienu!